Esiet sveicināti, dārgie draugi un futbola cienītāji, kuri dievina Latvijas futbola virslīgu šajā saulainajā svētdienā Daugavpilī, kur Latvijas futbola virslīgas 4. kārtas spēle starp Daugavpils Daugavu un Rīgas Skonto. 2 virslīgas grandu un 2 turnīra tabulas līderu savstarpējā divcīņa. Noteikti būs aizraujošs mačs, par to šaubu nav nemazāko, tādēļ nekādā gadījumā nedomājiet atslēgt jūsu monitorus vai televīzijas ekrānus, jo šodien virslīgas pats gardumiņš, gardais kumosiņš, tātad Daugava pret Rīgas Skonto. Pēc apmēram 37 sekundēm abu komandu futbolistiem vajadzētu doties laukumā, un mēs pamazām varēsim startēt. Daugavpilī šodien patiešām patīkams laiciņš, visi jūt, pat daba jūt, ka šodien futbols, un uzreiz pēc futbola arī speedways, kuru varēsiet arī skatīties mūsu portāla video tiešraidē. Tā ka 4 stundas apmēram no Daugavpils varēsiet sekot līdzi viskarstākajiem Latvijas sporta notikumiem. Skatītāji pamazām turpina aizpildīt Celtnieka stadiona tribīnes. Šīta mākslīgais zālais uzlikts pagājušajā gadā Celtnieka stadionā, un te jau sāk izskrīties arvien mājīgāk, un tiek prognozēts pāris gadu laikā aptaisīt šo stadionu, un tā kā neviens pat pāris gadus atpakaļ nevarētu pat iedomāties. Bet, kamēr jūs vērot skatītāju tribīnes, vismaz es redzu to, kā laukumā dodas abu komandu futbolisti. Un līdz ar to, tā kā futbolisti ir gatavi spēlēt, tad arī mēs pamazām iepazīstināsim ar tiem 22 vīriem, kuri šodien dosies laukumā pamatsastāvā. Rīgas Skonto mūsu viesi, sarkanos formas tērpos viņa būs numur 1 un komandas kapteinis vārdsargs Germans Māliņš, numur 8 Bojans Georgievski, numur 3 Igors Savčenkovs, numur 18 Kirils Ševiļovs, numur 17 Vitālijs Maksimenko, numur 5 Sergejs Matvaļenko, numur 20 Andrejs Siņīcins, numur 6 Ruslans Mingazovs, numur 9 starp citu neviens cits kā Kristaps Blanks, numur 10 Minoris Sato un numur 19 tāds Labuks, jeb tādas Labukas mūsu broļukai Lietuviškai, Lietuvas leģionārs Skonto komandas rindā, kurš izvilka komandai uzvaru 3. kārtas spēlē, tātad iepriekšējā spēlē pret Spartaku, kompensācijas laikā gūstot uzvaras vārds no 11 metru soda sitiena atzīmes. Baltos formas tērpos futbola klubs Daugavā. Un tātad Daugavas komandas pamatsastāvs šodien ļoti interesants. Uzreiz pateikšu, ka nav ierindā ne Georgi Uljānov, ne Jevģeņa Simonov, ne Maksima Rafaļska. Tad Daugavas komandas pamatsastāvs vārtos neviens cits kā Kaspars Ikstens, viņam 12. numurs. Vēl laukumā numur 6 Andrejs Kovaļovs, numur 9 Mihails Zizeļovs, numur 30 Vadims Logins, numur 11 Jurijs Sokolovs, numur 13 Bidžina Cincādze, numur 26 Matija Mihaļs, numur 5 Jurijs Mamājevs, numur 25 Dmitrijs Polavinčuks un uzbrukuma smailē Eriks Kokins ar 16. numuru un ar 33. Mamuka Gongādze. Tātad Daugavas futbolisti gaišos baltos formas tērpos ar zilajām ģetrām spēlēs no jums pa kreisi, pa labo pusi visi sarkanā, pilnīgās sarkanās krāsās Rīgas Skonto un viņi no jums pa labi. Tātad, Daugavas komandas rindā šodien nav 3 potenciāla pamatsastāvu futbolistu Rafaļska, Uljāna un Simonov, un starp citu, visa portāla Sporta centrs.com kolektīva vārdā es gribētu apsveikt Jevģeņu Simonovu ar meitiņas piedzimšanā. Šeit arī to paziņoja stadionā. Tiešām liels notikums un patīkami, ka iespējams, ka izaugs vēl viens labs futbolists Jevģeņa Simonova ģimenē, un kas zina, papildinās Latvijas sieviešu izlases rindas. Bet, tūlīt startēs jau pats mačs, un mēs esam jau tam praktiski gatavi, un arī futbolisti ir gatavi spēlēt. Gaidām galvenā tiesneša starta svilpi. Gaidām. Abi vārdsargi ir gatavi, un Ruslans Mingazovs, 9. Un spēle ir sākusies, ar to es apsveicu jūs visus. Tiešām Latvijas futbola virslīgas čempionāta līdervienību cīņu. Abām komandām pa 7 punktiem, tas 3 kārtās. Tuvākā sekotā ir neviena cita kā Rīgas Daugava, arī 7 punkti, bet nospēlēts jau 4 spēles. Laikadienas mačs ar Jūrmālas futbolistam. Šodien starts ir galvenais arbitrs Vadims Direktorenko. Un tad skatīsimies, kādās izvietojumos spēlēs abas komandas. Daugavai izskatās ar standartiņš 4-4-2. Nezliet sarežģītā taktika. 3-5-2 vismaz pagaidām tā izskatās. Bet redzēsim mača gaitā. Daugavā tagad aizsargājs. Labi nospēlēm Bidžina Cincādze. Viņš izcīnīs vietu pamatsastāvā, jo nav Georgi Uljāna, un šeit pārkāpums bija pret Juriju Mamājovu.
Latvijas Futbola Federācija. Ir ļoti saulains laiks, un es domāju, futbolistiem nekas atskaitot sauli nevar traucēt, silti, patīkami, arī vējš ir tikai pavisam neliels. Kas varētu nākt par labus konto, ir tas, ka ir atbraukuši arī šīs komandas līdzjutēji uz Daugavpilu. Lūk tā, futbolu mīl visur. Savā laukuma pusē saspēlēs Daugavas futbolisti, un tagad seko tāla piespēlēt Cincātas izpildījumā uz savu tautiet Mamu Gongādze, un Gongādze var arī uzsist, un Gongādze nedaudz neprecīzi sit Mamu Gongādze, ļoti ātri jau izveidojas pirmais tāds pusmomentiņš. Šodien Gongādzem laikam uzbrukumu smēlē Eriks Kokins, iepriekšējā kārtā Mamuka bija rezervē, Kokins pamatsastāvā, Mamuka devās laukumā uz maiņu un guva vienības vārds pret Metu LU. Tagad bumbu spēlē ievadījis Germans Māliņš. Komandas kapteinis, un jāsaka, šodien interesants duelis Daugavas vārtos Kaspars Ikstens, kurš līdz tam spēlēs konto un bija izkonkurējis Māliņu no konto pamatsastāva. Tagad viņi ir pretējās frontēs, bet abi uz laukumu. Sakalovs. Kovaļovs. Nu, tagad Sokolovs labi nospēlē. Tagad Jurijs Sokolovs un piespēles pretējo malu un nesekmīgi tur jau Jurijs Mamājos bija gatavs uztvert bumbu. Palavinčuks, labi laužas Palavinčuks tuvāk soda laukumam un būs atsitiens no vārtiem, bet labi, ka centās vismaz Palavinčuks ielosties pretnieku soda laukumā. Jā, viņam pirmā došanās pamatsastāvā, ja nemaldos Daugavas rindā šo sezonu. Nu, jāsaka, iepriekšējā mājā spēlē pret Spartaku. Tas bija ļoti zīmīgos laikapstākļos. Palavinčuks ļoti veiksmīgi devās uz maiņu laukumā otrajā puslaikā. Tā ļoti laba iespēja, un tagad viņam ir iespēja uzspēlēt pat pamatsastāvā. Māliņš tālas par bumbu, tur Matija Mihaļs augumā iespējīgais Horvāts. Un tagad augumā iespējīgais Horvāts tomēr nespēja atņemt bumbu tādam labūkam. Un Minoris Satu prasa piespēle kreisajā laukuma malā, bet rīdzinieki ļoti mierīgi saspēlēs laukuma vidusdaļā. Sato joprojām prasa bumbu, pilnīgi nepiesakts viņš ir, bet uz viņu piespēli neseko, toties sekoja piespēle uz Labuku, kurš ar galvu mēģināja spēlēt bumbu partnerim, bet piespēle nebija precīza. Ziziļovs. Atspēlē atpakaļ uz Mihaļu. Ļoti labi iespēja atstāja šīs legionārs pirmajās 3 sezonas spēlēs, un ja viņš tā turpinās, tad viss būs kārtībā. Es domāju, ka viņš dabūs līgumu nākamā sezona krietni augstāka līmeņa čempionātā nekā Latvijas. Sokolovs. Tāla Sokolova piespēle, bet labi nospēlē Rīgas aizsardzība un var iesākt savu uzbrukumu. Maksimenko. Mingāzovs. Šmatavaļenko atspēlē atpakaļ. Pagaidām norit laukumā cīņa par iniciatīvu. Abas vienības mēģināja tālām piespēlēt kaut ko izdarīt, un tagad Sato nospēlē ar roku, tiesnesis to nepamana, un Mingāzovs un glāb savu komandu Matija Mihaļs. Jau tukšos vārtos sita Ruslans Mingāzovs, bet, Vadims Direktorenko nepamanīja acīm redzam, Minoris Sato spēlē ar roku, un tas viss varēja beigties ar vārtu zaudējumu Daugavpiliešiem. Bumbu ievadīs spēlē no sānu iemetiena rīdziniekiem. Izstāsta, ka par runāšanu un agresīvu uzvedību Vadims Logins varētu saņemt arī brīdinājumu no Vadims Direktorenko, tikko viņš viņam aizrādīja. Vadims Direktorenko leju, Vadims nomierinās. Būs pirmais atsitiens no vārtiem arī no Daugavas futbolistu izpildījumā. Mihaļs. Spēlēt pakaļ bumbu Cincādzem. Palavinčuks. Izstāsta, ka Palavinčuks šodien darbosies kā kreisās malas aizsargs, kaut arī tā nav viņa ierastā pozīcija. Vadims Logins, kurš sezonas sākumā darbojas labā aizsarga postenī, atkal pārsvirzīts uz balsta pussarga pozīciju. Tas arī ir diezgan loģiski. Tomēr pēc dabas viņš visu savu karjeru spēlēs vidējā līnijā, vai dažreiz arī, protams, aizsardzības centrā, bet, mālē aizsarga pozīcija nav īsti viņa. Un to ir pamanījis arī komandas galvenais treneris Raviļs Sabitovs. Tagad ir iespēja pretuzbrukumu rīdziniekiem. Tādas Labukas. Pret viņu Sakalovs. Labuks.
Un Sokolovs labi nospēlē aizsardzībā, bet turpinās Rīdznieku ofensīva. Un vēl viena piespēle, un atkal aizsargi ir vietā. Poleviņčiks bija tas, kurš mēģināja izsist bumbu tālāk no savas soda laukuma. Arī tagad viņš to mēģina izdarīt un uzvar Gaisa 2 cīņā Kristapu Blanku. Logins. Un var iesākt pretuzbrukumu Kovaļovs. Andrejs Kovaļovs slikti apstrādā bumbu un tomēr Mamuka Gongadze to saglabā balti-zilajiem Daugavas futbolistiem. Blanks ļoti neprecīza piespēle un īsti pat nav saprotams, kā viņš to mēģina adresēt. Sakalovs ievadīs bumbu spēlē, prasa bumbu Kovaļovs, bet Sakalovs izvēlas Mamuku Gongadzi, Mamuka uzņem ātrumu un mēģina individuāli apspēlēt savu sedzēju, un tas bija Vitālijs Maksimenko, šoreiz bez panākumiem. Gaidām, ka Jurijs Sokolovs ievadīs bumbu spēlē no sāna iemetiena. Zīzuļovs, tāla piespēles soda laukumā, tur Gaisa 2 cīņa, un Eriks Kokins būs pie bumbas. Nē, tomēr netiek viņš vairāk Rīdznieku ielenkumā, tomēr uzvara tiek sarkanajiem. Šeit Matija Mihaļs nepārāk veiksmīgi nospēlējis gājienā, bet galvenais, ka bumba ir saglabāta. Bet tagad gan var iznākt pretuzbrukums. Logins nospēlēja riskanti, un labi, ka šoreiz paspēja aizsardzībā atgriezties Daugavpilieši, un būs tikai sānu iemetiens. Siņicins. Nav Rīdzniekiem Fertova šodien. Un tas, laikam, ir viņam lielākais zaudējums. Tā abas komandas nespēlē optimālajos sastāvos, kaut arī tiešām grandu mačs, kā jau teicu pašā translācijas sākumā. Poleviņčuks spēlē uz logu, Vadims Logins. Vairs Poleviņčuku. Un tagad Jurijs Mamājos, neprecīzi piespēle, vai arī tas bija mēģinājums pārmest bumbu tālāk, apspēlējot aizsargu. Un tas nav izdevies šoreiz. Skatāmies tagad Rīdznieku atbildes triecienu. Mēģinājums iespēt Labukam, arī tas nav sekmīgs. Jurijs Sokolovs tāla piespēle uz Gongadzi, tur bez variantiem. Kaut gan kļūdās ļoti vienkāršā situācijā Rīdznieki, un ir sitiens. Pirmais puslīdz sakarīgais sitiens, un Eriks Kokins to izpildīja, bet Igors Savčinkovs tik vienkāršā situācijā kļūdījās, ka es domāju, mēs nevaram atstāt šo situāciju bez atkārtojuma. Skatāmies vēlreiz, Mamuka Gongadze atspēlēja bumbu Erikam Kokinam, un Kokina sitienu bez lielām problēmām tver Germans Māliņš. Maksimenko, Savčinko. Tāla piespēle uz Labuku. Viens pats Labuks izbrukuma smailē izvirzīts, un te Matija Mihaļs ne bez problēmām tomēr atbruņo Labuku vismaz uz brīdi, un Labukas ļoti slikti apstrādā bumbu vienkāršā situācijā. Jā, aizsardzībā pagaidām Daugava ir kaut kādi stresiņi nelieli. Tas pats Kaspars Ikstens vienreiz kļūdījās izgājienā, kur Minoris Sato nospēlē ar roku, un Matija Mihaļs jau ne pirmo reizi šodien tā diezgan stresaini darbojas un arī bieži kļūdās. Šoreiz gan viņam izdevās pēdējā brīdī nospēlēt precīzi, un tas viss nenoslēdzās ar vārtu zaudējumu. Vēl viena tāla piespēle, un atkal Mamuka Gongadze ir kustībā. Jāsaka, Mamuka vismaz pirmais minūtēs ir salīdzinoši kustīgs, jo bieži vien viņš spēlē krietni vien neaktīvāk. Māliņš pārstis bumbu pāri centram. Nē, nepārstistoties gandrīz trāpa pa tribīnēm. Neliela asuma šeit Germanam Māliņam trāpiem. Ja viens no Daugavas futbolistiem, acīm redzot, tas bija Eriks Kokins, mēģinot pārtvert bumbu. Kokina. Un pirmais brīdinājums tātad arī Erikam Kokinam par šo uzbrukumu vārdsargam. Bezgan nevajadzīgs brīdinājums, bet pelnīts, nepārprotami. Erikam Kokinam, 16. numurs, Daugava. Māliņš ilgi mēģina ievadīt bumbu spēlē, un Rīgas skonto fanu pavisam nelielais pulciņš mēģina kaut kādā veidā iekustināt tribīnes. Ļoti švaki viņam tas sanāk uz Liepājas un Ventspils fanu fona, Rīdzinieki pamatīgi nobāla. Logins apspēlē uzreiz 3 futbolistus un tiek nogās. Šeit varbūt arī jāsumil Vadims Logins vai tādas Labukas. Šeit Vadims nomierinās un šoreiz nav nekādu tālāku darbību ne no viena futbolista puses. Poleviņčuks toties tagad mēģina iespēlēt Ziziļovu. Ziziļovs šodien spēlē mazliet zemāk, ne tik uzbrukoši, kā mēs esam pieraduši redzēt, bet varbūt maču gaitā kaut kas varētu arī mainīties. Ko, tagad pretrieciens, Mingāzovs.
Sato pat līdz bumbai netiek, ļoti neprecīzi Mingāzo piespēle. Tagad ļoti gudri nospēlē Mihails Zīzeļovs. Nespēlēja pūlī, bet gan mainīja uz brūkošo malu, un tas viss gan nepie kā labi nenovet, jo bumba jau pie Germana māliņa kājiņām. Maksimenko domās, kur izdarīt piespēli, izdara tos pretējo laukumu pusi, kur tāds labuks pārlec Matiju Mihaļu, bet piepalīdz Bidžīna Cincādze. Sokolovs. Jurijs Sokolovs. Saka viņa piespēle uz Eriku Kokinu. Eriks Kokins labi nospēlē ar pleci, tagad arī labi ar kājiņu. Var turpināt uzbrukumu. Palavinčuks. Logins. Ilgi domā, ko darīt Logins. Cincādzē. Jāsaka, Daugavas taktika šodien ļoti interesanta. Principā tādi izteikti divi aizsargi, abi centri, Mihaļs un Cincādze, bet mālēja aizsargi, ka šodien ir Palavinčuks un Sokolovs spēlē tāda Barcelona stilā. Ļoti uzbrukoši. Moderni, var teikt arī tā. Skonto tik izteikti mālēja aizsargi uzbrukumu nepieslēdzas, bet, varbūt vēl redzēsim, vēl tikai spēle sākusies, pirmās 15 minūtes tikai nospēlēts, pat 15 vēl nav, un tikko arī Rīgas mēģinājums uzbrukt un nav izdevies. Vakardienas spēlēs lielākā sensācija, protams, bija Jūrmalas Spartaku uzvaru pār Liepājas Metlurgu, 2-1. Vienīgais vārds Liepājniekiem guva bijušais Daugavas līderis Valērijs Afanāsjovs, bet tagad Mamu Gongādze saglabās bumbu spēlē, saglabā un var sanākt arī kaut kas bīstams Gongādze centrējums uz tālo stabu, bet tur neviena nav, bet kā cīnās Andrejs Kovaļovs un viņš arī panāks bumbu. Un bumba būs Daugavai, ļoti labi, ka šādi futbolisti cīnās situācijā, kad likās, ka viss jau ir zaudēts. Andrejs Kovaļovs pacīnījās līdz galam un saglabāja vienībai ar šo bumbu. Tagad tas pats Kovaļovs. Sokolovs. Un tiek nogāsts Jurijs Sokolovs. Un būs bīstama standarta situācija. Matija Mihaļs un Bidžīna Cincādze jau ir kustībā uz pretinieku soda laukumu. Skatāmies, kurš izpildīs šo standarta situāciju. Es pēc, ka tas ir Jurijs Mamājos, no mūsu pozīcijām īsti nevar redzēt. Un centrēs soda laukumā, tur būs cīņa, ir cīņa, bet nav bumbas par ko cīnīties, jo tā ir atstājusi laukuma robežas. Un Germans Māliņš varēs mierīgā tempā ievadīt bumbu spēlēm. Pirmajās minūtēs nedaudz bīstamāki uzbrukumi bijuši Daugavai, kaut gan atcerēsimies to situāciju, kad tukšos vārtos ir Mingāzos un Matija Mihaļs izglāba savu komandu, atsitot šo sitienu ar ceļgala augšējo daļiņu. Palavinčiks uzvar gaisa divcīņā un uz konto saglabā bumbu savā rīcībā Maksimenko. Gaida piespēle Blanks un Maksimenko arī izdara uz Blanko piespēli un atkal nepārāk droši nospēlē Mihaļs, bet šoreiz precīzi. Logins. Sokolovs. Blakā viņam Kovaļovs. Jāmaina mālā. Sokolovs vienkārši nav pas par bumbu Kokina virzienā, un tās panākumu šajā situācijā nedod. Bet toties neizdodas bumbu spēlē saglabāt arī Minori Sato. Sokolovs ilgi domā, kā dot šo piespēli, galu galā atrot labā pozīcijā Mihailu Zīzeļovu, bet viņu apsteidz Maksimenko un neliels kurjos skonto soda laukumā un pie bumbas gandrīz labā pozīcijā tikai Eriks Kokins, bet tās viss noslēdz ar kārtējo skonto kļūdu. Jāsaka, ka Daugava pēdējās minūtēs pārņēmusi iniciatīvu un sāk arvien izteiktāk spiest uz skonto vārtiem. Labāka saspēle ir Daugavpiliešiem, līdziniekiem pārāk daudz kļūdu un nesaprašanās. Mamu Gongādze. Tagad mēģināja panākt stūra sitienu un arī panākt pirmais stūris šīs dienas mačā, un tas pie skonto vārtiem. Pirmais soda sitiens bīstamais no praktiski šīs pašas pozīcijas beidās ne ar ko. Vastīsimies otrais dublis Daugavai. Un centrējums atkal par tālu spēr bumbu, un pie tam izskatās, ka fiksēts arī pārkāpums skonto soda laukumā.
Germans Māliņš. Atkal ievadīs bumbu spēlē. Kārtējo reizi dara to ļoti ilgi. Nesenāk arī sam piespēlēm uzreiz izspējušos tācitiemus no vārtiem, jo Daugavpils diezgan aktīvi cenšas presingot pretinieku. Tas jāsaka ir Reveļas sabito spēles stils, visos mačos tas ir manīts. Aktīvi presingo pretinieku jau pie viņa vārtiem, tajā skaitā arī vārtsargu, un principā tas ir vienīgais, kas sabito vadībā tā uzreiz ar pirmo acu skatienu ir mainījies. Nu vēl arī, protams, taktiskais zīmējums, tātad spēle ar diviem uzbrucējiem. Mājās viens no, es domāju, vājākajiem Daugavas iegūmiem starpsezonā. Neko viņš pagaidām nav demonstrējis, un arī šīs dienas mačs pagaidām nav izņēmums. Matija Mihaļs. Saspēlēs ar Paleviņčiku. Mihaļs atpakaļ Cincādzem. Nu redzam, ka Skonto nemaz necenšas vispār presingot pretinieku. Visi futbolisti atrodas savā laukuma pusē. Un tas ir nedaudz pārsteidzoši. Tikai rezervē rīdziniekiem starts ir šodien atstāts arī Alans Ņeļnikovs. Pirms kā arī kaut kādas veselības problēmas Alanam, jo sezonas sākuma daļā tieši viņš ir bijis komandas līderis. Tāds Ņeļnikova nav un Aleksandra Ferto, divi ļoti svarīgi futbolistu rīdziniekiem. Māliņš uz Mingāzu. Mingāzos nospēlē ar galvu, un tad tāds labuks mēģināja palīdzēt, bet Jurijs Soklovs bija atsīgāks. Šeit vienkāršā situācijā kļūda, Mihails Ziziļovs kļūdās Sato, un Satos ir ļoti neprecīzi un arī vāji. Pagaidām visi momenti veidojušies pēc kāda no futbolistu kļūdām. Nav tādu tīru saspēļu, pēc kā varētu izveidoties kaut kas bīstams. Pārsvarā kļūdās vai no aizsargi, vai no pussargi ļoti vienkāršās situācijās. Cincādzē, Paleviņčuks uz Mihaļa, un Mihaļs vienkārši bumbu spēr tālāk, un pie tam atrod vēl šajā situācijā Mamu Gongādzi, kuru mazliet pagrūš mugurā, bet spēle netiek apturēta. Mihaļs uzvar gaisa tūciņā Laboku, bet tiesnis vēl līdz tam fiksēja aizmugures stāvokli. Ziziļovs. Daugavas komandas kapteinis un visvecākais futbolists Kovaļovs uzrodas pret vairākiem rīdziniekiem. Mazliet pārtur bumbu, bet galvenais, ka saglabā to Logins. Paleviņčuks prasa piespēl pretējā mālā, saņem to. Un pa kreisā mālā tagad var veidot savu uzbrukumu. Jurijs Mamājovs. Nu par šādu darbību var saņemt arī brīdinājumu. Bumba jau bija atstājis laukuma robežas, un Mamājovs no visu spēku to vienkārši raidīja tālāk prom. Ļoti tiešām vairs sniegums Mamājovam. Jau ne pirmā spēle, kad viņš pilnībā neizceļas ne ar ko. Nu, protams, pozitīvo. Siņīcins ļoti vienkārši raida bumbu tālāk prom no saviem vārtiem, kas saka, jo tālāk, jo drošāk. Nu, izskatās, ka Skonto šodien būtu pat pilnībā apmierināti ar neizšķirtu. Vismaz pēc komandas darbībām tā izskatās. Daugava gan mačam gatavojas ļoti nopietni. Starp komandas treneris Reveļas Sabitovs pēc viena no treniņiem, kad gribējāmies viņu nointervēt, attiecās runāt ar presi, teica, runāsim pēc spēles, pirms mača man nav ko teikt. Tas liecina par to kaujiniecisko noskaņu, kas ir komandā. Jāsaka, komandas gars ir kārtībā, tiešām treniņos daudz tiek jokots. Arī, protams, pamatīgi strādāts. Skatāmies šo standarta Skonto izpildījumā, un Labuks šeit nospēlē bīstami, un pārkāpums tātad Labuka izpildījumā pret Matiju Mihaļu. Varēs ievadīt bumbu spēlē, Kaspars Sikstens no saviem vārtiem. Tiešām es domāju, Kasparam ir diezgan neierasti stāvēt vārtos pret komandu, kas ir bijusi viņējā komanda, tātad Skonto tik ilgi tur ir spēlēts. Mihaļs, Cincādze. Jā, Mihaļs ir ierasts tāds paraugs tam, kā saspēlēties savu vārtumu ar
pārējiem aizsardzības partneriem. Viņš īpaši necenšas pat meklēt savus partnerus uzbrukumā, lai ar pirmo piespēju varētu ievadīt uzbrukumu, bet toties tagad ar bumbu ir Mamuka Gongadze. Ja Mamuka ir ar bumbu, tas vienmēr bīstam, tikai nedrīkst to pārturēt, un šoreiz Mamuka izdara laicīgu piespēju, bet mazliet neprecīzu. Logins. Sokolovs. Jurijs Sokolovs spēlē jau kā tā maza pērties laikos, vairāk aizsardzībā, nevis malē pusāk pozīcijā. Mamuka Gongadze nedaudz neizsniedzis līdz bumbai, bet pozīcija bija laba, patiešām laba. Un šoreiz nedaudz pietrūka Mamukam, lai kļūtu par vismaz šī brīža vēroni. Nu, arī Erikam Kokinam patiešām pāris centimetru vien trūka, lai viņš ir galvu pāradresēt bumbu uzreiz vārtos, bet pagaidām joprojām par nulītēm Celtnieku stadionā Daugavpilī. Visa sanākušā publika šobrīd dzird blakām braucošā vilciena skaņas, bet pa to laiku Germans Māliņš ievada bumbu spēlē, kur gaisa divcīņā augumā ļoti maziņais Minorijas Sato uzvar Mihaila Zizeļa un ievada komandas uzbrukumu, kuru gribēja noslēgt Ruslans Mingāzovs, bet atdūrās pret Daugavas aizsardzības mūri. Mamājovs kārtē neprecīzā piespēja Mamājov un galu galā noteikums pārkāp Eriks Kokins. Tātad varbūt par rezervistiem, tātad Rīgas konto rezervē ir Vārtsargs Oskars Dārgis, tāpat arī Adils Ibragimovs, Valērijas Šabalā, Julio Rios, Aleksandrs Kukanos, Nikolais Zaicovs un jau pieminētais Alans Siņeļnikos. Un tagad skatāmies konto uzbrukumu Ruslans Mingāzovs, piespēl gar vārtiem, tur nav neviena no partneriem un būs atsitiens no vārtiem. Kas šodien Daugavē tātad rezervē? Nu, protams, ka otrais Vārtsargs Jevģeņijs Ņerugals. Tāpat arī Georgijs Uljānovs, bet viņš laikam pilnīgi noteikti nedosies, jo viņš pat nebija pārģērbies pirms mača. Edgars Jermalājovs, tāpat arī Vladimirs Volkovs, Guntars Silegailis, Andrejs Triļcovs un Ričards Raščevskis. Nu, no rezervistiem ir atsevišķas personas abās komandās, kuras var pastiprināt spēli, vai vismaz pilnīgi noteikti to nepasliktināt. Mihaļs Luscincadzi. Alacincādas piespēlē, bet tur Maksimenko spēlē droši un adresē bumbu savam vārtsargam Germanam Māliņam. Maksimenko atpakaļ uz Savčenkovu. Un Savčenko iesaist spēlē Šviļovu. Tāla Šviļova piespēlē, tur Labuks pret Mihaļu un atkal Labuks ir pārāks, bet adresē piespēli maziem puikam, kurš padod bumbas, un mazais puika domā, paldies, vismaz man ir ko darīt arī. Cincādze, Paleviņčuks. Atrod Zizeļovu. Jā, Zizeļovs šodien nav tik manāms, jo pozīcija nav tāda, kādā mēs esam pieraduši viņu redzēt, ka tāds centra pussargs bez izteiktas darbības un kustības uz priekšu, un Daugavas spēlē ir ļoti piesātināta vidējo līniju. Bet te vienkāršā situācijā kļūdās Mamuka Gongadze, un ar Mamuku var pastāstīt arī diezgan smieklīgu atgadījumu pēkdienas treniņā. Vienā no epizodēm viņš piegāja pie viena no Daugavas darbiniekiem un pieprasīja, lai viņam samaksā naudu, un ilgi viņš draudēja pat izreikināties. Nu, protams, tas bija vairāk pa jokam, bet pasmieties varēja. Pie tam tie, kuri ir dzirdējuši, ka Mamuka runā krievu valodā, tad tas tiešām pats par sevi jau garantē labu noskaņojumu, bet tagad ar bumbu jau Kaspars Ikstens. Logins. Daugava šodien izteikti spēlē, izmantojot abus flangus. Un tagad kaut kas var arī sanākt. Eriks Kokins pēdējā brīdī nolēma netraumēt Germanu Māliņu. Ja tā būtu Krievijas Premjerlīga, ja tas būtu Aleksandrs Kieržakovs, tad viņš visdrīzāk iesistu vārtsargam pa galvu. Ja tas būtu Velitons, viņš arī traumētu pretinieka kāju. Krievijas Premjerlīgā tagad daudz diskusiju par aso futbolistu spēli pret vārtsargiem. Nu, patiešām divi ļoti spēcīgi vārtsargi kā Andrijs Dikaņs un Igors Akinfejovs uz ilgiem mēnešiem izgājuši no ierindas, tikai tāpēc, ka uzbrucēji tādās situācijās, kur tas vispār nebūtu tā kā vajadzīgs, iet līdz galam un vienkārši uzbruk vārtsargiem. Latvijas futbolā pagaidām nav nekas tāds vēl manīts. Cerēsim, ka tā arī nebūs. Bet tagad skonto pretuzbrukums Labuks. Tādās Labukas dodas uz priekšu. Pret viņu ļoti daudz Daugavas futbolistu un galvenais, ka nav pat kam iedot piespēli. Labuks. Pa flangu neviens nepieslēdzas palīdzēt, nu ļoti švāki šobrīd izskatās šita skonto komandas sadarbība. Maksimenko atpakaļ uz Savčenkovu. Maksimenko
Piespēle uz Labuku, tur Jurijs Sokolovs un arī Mihaļs blakām. Sokolovs uzvar šajā cīņā un izraida bumbu ārpus laukuma. Maksimenko ir vadījis bumbu spēlē un dara to nesekmīgi. Un būs pat atsitiens no vārtiem. Līdz galam cīnījās Ruslans Mingāzovs un Jurijs Sokolovs tieši rāpja pa viņa kāju un no Ruslana kājas bumba atstāja laukuma robežas. Cincādzē uz Mihaļu. Sokolovs. Un tālāk izļauj piespēli uz Mamuku. Mamuka labi spēlē ar muguru, un to viņš izdara arī tagad. Un bija pārkāpums izskatās pret Mamuku. Galā Mamuka izdara sitienu, bet bumba lido nedaudz garām vārtiem. Skatāmies vēl arī šo epizodu. Labi nospēlē Mamuka ar muguru, ielauza sodlaukumā. Viņš tur tika pieturēts, bet netik stipri, lai dotu pendeli. Jā, viens no retajiem bīstamiem momentiem spēles pirmā puslaikā, gan 3 pusstunda jau nospēlēt, un rezultāts joprojām nav atklāts. Moments skaitziņā Daugavai neliels pārsvars varētu būt. Bumba Eriks Kokins neveiksmīgi viņš tā apstrādā, Andrejs Siņicins uzreiz jāvada savā pretuzbrukumu, Kristofs Blanks. Šodien viņš darbojas pussarga pozīcijā, nav viņš uzbrukums maiņā, kā varbūt daudz ir pieraduši redzēt krietni vien biežāk nekā štātad pussarga postenī. Daudz nesaprašanās ar Skonto. Nestrādā komanda kā vienots labi ieļots mehānisms. Daugava šai ziņā izskatās labāk ar īsām piespēm, pēc tam ar kāda tālā piespēlu uz Mamuku vai uz Ēriku. Virza savus uzbrukumus šādā veidā. Logins. Cincādzē. Ilgi savā laukuma pusē saspēles Daugava un piespiež Skonto aktīvāk viņus presingot. Un pat vairāk futbols šobrīd atrodas Daugavas laukuma pusē, tā trīdzinieki, un tagad redzam atkal tālu piespēli Mihaļs uz Gongādzi, nedaudz pagrūda Gongādzi tur Savčenkovs, bet Gongādzi cīnās līdz galam un saglabā bumbu spēlē, pie tam vēl adresētu Andrejam Kovaļam, un Kovaļava centrējums soda laukumā, tur pie bumbas varētu tikt arī Mamājos tiek atspēlēs bumbu atpakaļ, par ilgu pārtur bumbu Mamājos, ko viņš tagad darīs, ļoti ilgi tur bumbu Mamājos, un tagad gan ir centrējums soda laukumā, tur tiek līdz bumbai Eriks Kokins, galu galā tomēr Germans Māliņš ir ar bumbu. Es tā savainām guvis Mamuka Gongādze. Man ļoti neapmienēt šobrīd ar savu iedarbību Marijans Pahars. Ko Mamukam, es domāju, savainājums nebūs nopietnas, tur gaisa divciņā par bumbu. Mamuka acīm redzot dabūjis pa seju vai arī pa galvu. Bet būs viņš gatavs turpināt spēli un Daugo vienkārši tagad atdos bumbu pretiniekam, jo Germans Māliņš to tīšām izraidīja ārpus laukuma, lai Mamuka Gongādze varētu piecelties. Arī pats Mamuka tikko aplaudē, saka paldies, es esmu gatavs spēlēt. Māliņš dos uz Maksimenko. Ļoti daudz brīvas vietas, kaut kā Daugavas futbolisti pēc šīs epizodes atkāpās visi, un to var izmantot Skonto. Ruslans Mingāzovs. Sato. Labukas. Un tādas Labukas dodas cerībā tuvāk soda laukumam, bet tur Matija Mihaļs un partneri un, protams, arī Bidžina Cincādze. Gongādze. Starp kājām izliež bumbu Gongādze. Un cīnās līdz pēdām kā parasti Eriks Kokins, bet šoreiz bumbu neizdodas iegūt. Pēdienas treniņam Kaspars Sikstins nebija pamatīgi trūkties. Viena no jautrības konkursiem treniņa noslēgumā par katriem ielaistiem vārtiem vārtsargam bija 10 reizes jāatspiežas, un Kasparam sanāca tā, ka pēkšņi visi viņa partneri sāka sist ļoti precīzi, un 80 reizes Sikstinam nācās atspiesties, un viņš bija ļoti dusmīgs. Bet, protams, uzdoto uzdevumu viņš izpildīja, bet šeit Matija Mihaļs pārkāp noteikums par tādu Labuku, un būs bīstama standarta situācija pie Daugavpils vārtiem. Un Andrejs Siņicins izpildīja šo soda sitienu.
Maz futbols Rīdzinieku ir soda laukumā. Jāsaka, ka 4 no viņam ir ārpus soda laukuma. Siņicins izpildušo standartu un tikai 5 ir soda laukumā, bet visi daugavpilieši ir savā soda laukumā. Siņicina centrējums uz to vārtu stabu Labuks. Gandrīz tiek līdz bumbai sitiena pozīcijā, bet neizdodas, un šeit nav aizmugurus, tomēr galā ir aizmugura Minori Sato, un publika gavilē, ja Minori Sato vienkārši paklup un nokrīt uz bumbas, bet, jebkurā gadījumā tur jau tika fiksēta aizmugura. Mihaļs savā stilā īsa piespēle blakus esošajam partnerim Sokolovs. Labi pamana viņš Eriku Kokinu, un Eriks Kokins arī savā stilā, viņš ar krūtīm bieži mīl atspēlēt partnerim bumbu, un arī šajā situācijā viņš centos tā izdarīt, bet Mamuka Gongadzats radās pārāk tālu un krietni vairāk bija Rīdzinieku tūmā. Mihaļs. Ziziļovs. Kovaļovs. Kovaļovs labi spēlē, un šeit Minoris Sato mēģina viņu apturēt. Nav pārkāpumu, Kovaļovs joprojām saglabā bumbu, var izveidoties arī kaut kas bīstams par ilgu, tur bumbu Kovaļovs krietni pārtur un atkal viņa divciņa ar Sato, un šeit gan bija pārkāpums. Jā, Andrejs Kovaļovs pamatīgi uzvūcies, cenšas spēlēt ļoti aktīvi. Protams, grib viņš nostabilizēties pamatsastāvā. Kļūdās Rīdzinieki atkal vienkāršajā situācijā. Labi, ka izdevās saglabāt bumbu Sato. Atspēlēt pakaļ Georgievskim. Tāla piespēlē. Un tā jāspēl Sokolovs. Sokolovs pieskarās bumbai, bet pie tās tiek Mingazovs. Mingazovs pret Sokolovu. Ruslāns Mingazovs un Jurijs Sokolovs atspēlēt pakaļ bumbu Sato. Sato vēlreiz uz Mingazovu ielaužas viņš sodlaukumā un būs pirmais stūras stiens pie Daugavas futbolista vārtiem, jo bumbās te laukumu nav mātiem Mihaļa kājām. Andrejs Siņicins atkal dodas, viņš izpildīt standartus. Nepārāk manāms pirmajā puslaikā bijis Andrejs. Siņicins centrējums atkal ļoti maz Rīdzinieku ir soda laukumā. Tikai 5 gabali. Un šoreiz ir centrējums uz tālo vārtu stabu, un tur Kaspars Sikstens augumā ne tas ražinākais vārdsargs, un jāsaka, standarta situācijās viņam rodas problēmas, jo patiešām auguma centimetru pietrūks. Tagad Labuks mēģināja iespēt Savčinkovam, un te piepalīdz arī partneris Šmatovaļenko, tas bija, manuprāt. Bet, jebkurā gadījumā epizode beigusies bez bīstamības jebkādas. Cincādze. Uz Mihaļu, un varat 3 reizes minēt, kam adresēs bumbu Mihaļs. Jā, tieši tā, Ģurijam Sokolovam. Logins. Palaviņčuku iesaista. Te Mamājos. Mamājos saglabā bumbu šoreiz. Un pret viņu arī tiek fiksēts pārkāpums. Ļoti daudz savējiem kaut ko aizrāda Mārijans Pāhars. Praktiski visi mači garumā viņš savā tehniskajā zonā tur aktīvi bļaustās. Un tā pie mums var tikt arī Mamuka Gongadze, viņš arī tiek, gandrīz arī apspēlē viņš Savčinko, bet galā tomēr pārkāp pret Igoru noteikumus. Gatavojas izpildīt šo sodiņu Māliņš. Galā izpilda tālu piespēli, tur viens pats Mihaļs, labi nospēlē Mihaļs, un Mamājos pasibum tālāk uz Gongadzi, bet Gongadzi tur apsteidza Šiviļos. Ilgi meklē Daugava variantus uzbrukuma turpināšanai, galā panāk to, ka Sāni Jemtiens ir vēl tuvāk skonto soda laukumam. Ja būtu kāds tālais automētājs, tad varētu izveidot arī kaut ko bīstamu. Mamājos mēģina spēlēt tehniski, bumbu saglabā, un būs vēl viens Sāni Jemtiens pie paša stūra karodziņa. Prasa bumbu Mamuka, Mamuka tiek pie bumbas, Mamuka, un tomēr viņš tiek atbruņots. Bet ļoti neveiksmīgi izsi bumbu tālāk no savu sodlaukumu skonto, un, manuprāt, tā bija atstājusi
laukuma gaisā, bet tiesnesis to nefiksē, līdz ar to var turpināt spēli Maksimenko, kur uzreiz presingo Andrejs Kovaļovs. Maksimenko ir spiests vienkārši izradīt bumbu ārpus laukuma robežām, bet tā paliek laukumā. Zīzeļos. Vēl viena gaisa 200, tu būs vēl viena gaisa 200, tajā uzvar Daugava, Kovaļovs. Pret viņu Maksimenko un Andrejs Kovaļovs var izpildīt centrējumu, Kovaļovs centrējumu un gar vārtiem tur Mamuka Gongadzē, bet netiek viņš līdz bumbai, būs arī sitiens un ir labs sitiens Mihailam Zīzeļam, bet šoreiz mazliet pāri vārtiem, labs moments Daugavai. Pirmā puslaika izskaņā, un skatāmies vēlreiz, kā labi pacīnījās Andrejs Kovaļovs, izpildīja viņš šo centrējumu uz Mamuka Gongadzi, Gongadzi līdz bumbai netika, toties Zīzeļovam gan laba pozīcija un arī labs sitiens. Skonto spēt arī izvirzīt vienu uzbrucēju un it kā piesātinātu pusargu līniju, nu vismaz uz papīra. Izskatās, ka rietni vien vajag par Daugavas ierasto 4-4-2. Ņemot vērā, ka Satnais stadions nav no tiem garākajiem, ja nemaldos 100 metri gan bija tā garums, 103, vai iespējams pat diezgan labi var izpildīt standartus, praktiski gandrīz vai no centra apļa. Un arī šajā situācijā to mēģina izdarīt Skonto un būs stūras sitiens jau otrais pie Daugavpiliešu vārtiem uzreiz visi. Latvijas otrās lielākas pilsētas iedzīvotāji un futbolisti dodas savā sodlaukumā, bet Skonto vai ievēros tradīciju un sodlaukumā būs 5 futbolisti. Ja Sato tur pārkās pār līniju, tad tā arī būs, un tieši tā Sato iet sodlaukumā 5 skontieši pret 11 Daugavpiliešiem. Uz to vārds tabu mēģināja iespēt Labukam, un tā Ikstenam jāspēlē agresīvi pret viņu nospēlē, un nebūs nekāda sankcija, bet agresīvi spēlē Igors Savčinkos pret Kasparu Ikstenu, par Kasparu. Kā viņu dēvē komandas galvenais treneris Sabitovs. Sincādzē. Es spēlē Vadim Loginu. Logins, Zīzeļovs. Un Zīzeļovs mēģināja ar zemo piespēli iespēju bumbai Erikam Kokinam. Viņš tagad arī aizrāda Erikam nāc pretī bumbai. Un Eriks ne Mamuka Gongadze to nedarīja, bet tagad laukuma vidusdaļā pilnīgi nepiesakts ir Vadims Logins. Viņš, ja pamanīja tagad Mamājo, viņš laikam arī ir pamanījis, bet tomēr galā nolem iespēt pa Leviņčukam. Nevis Mamājo. Un tagad gan Jurijs tiek līdz bumbai, un Jurijs Mamājovs. Centrējums gar vārtiem, un ja Māliņš nebūtu tic līdz bumbai, tad Andrejs Kovaļovs būtu sits pa vārtiem, un esmu droši, ka rezultāts būtu kļuvis 1-0. Vajag mums šodien vārtus, lai spēle kļūtu vēl dzīvelīgāka, jo Skonto izteikti spēlē no aizsardzības. Tagad, piemēram, Kristovs Blanks atnāca uz kreiso malu, Minori Sato un Mingāzos tagad darbojas labajā malā. Pastīsimies, vai sanāks tagad Ērikam tik līdz bumbai. Jā, Ēriks Kokins saglabā, viņš to spēlē, pret viņu gan vairāk rīdzinieki, Daugava pārāk lēni dodas uzbrukumā. Varēs sanākt labs pretuzbrukums. Vēlreiz Ēriks Kokins. Ēriks saglabā bumbu. Atspēl Mamājevam. Mamājevam jādod uz centru. Mamājevs to nepamana, turpina spēlēt individuāli un ļoti vienkāršā situācijā pazaudē bumbu. Mamājev pirmais, kas būtu jādara pēc pārtraukuma, ir jāmaina nost. Vienīgais, ka nav īsti, kas varētu spēlēt viņa pozīcijā. Kaut gan Edgaru Jermalājevu varētu ielikt kreisā pusarga postenī, jo no Pāvela Mamājeva nav nemazākās jēgas pagaidām. Germans Māliņš, kvācetiens no vārtiem, bumba lido tālu, bet ne pārāk tālu. Un galu galā Matija Mihaļs uzvar gaisa divciņā un Daugava mēģina šeit saspēlēties laukuma vidusdaļā, kļūdās Sato, jāspēlēt pakaļ Ševeļovam. Šmatovaļenko. Iespēlē viņš uz Maksimenko. Maksimenko uzreiz tiek presingots, viņam pretī Kovaļovs. Abi vecuma ziņā ļoti jauni futbolisti. Ko nevar teikt par Mihailu Zīzeļovu, kurš tagad iespēja Kovaļovu un Kovaļovs pret Maksimenko. Iepriekšējais Kovaļova reids bēdāts ar ļoti bīstamu Zīzeļovu sitiem. Mamuka Gongadze ieiet sodlaukumā ar bumbu. Atspēlē to partnerim Erikam Kokinam un Kokina centrējumu bloķē viens no Skonto futbolistiem. Zīzeļovs. Atspēl atpakaļ uz Riju Sokolovu.
Un Jurijs Sokolova centrējums uz tukšu vietu. Nu, vismaz tādā ziņā, ka tur nebija neviena no Daugavas futbolistiem. Jurijs Mamājos nospēlē slinki šajā situācijā un bumba atstāja laukumu. Pavisam maz ir atpēc spēlēt pirmajā puslaikā. Pāris skaitītas minūtes. Skantodzēt par to, ka mēs esam numur 1, jeb vislabākie, bet rīdzinieki paši futbolisti tagad ievada bumbu spēlē atkal neveiksmīgi. Un pie tās jau būs tagad balti zilie Daugavas vīri. Palavinčuks. Cincādze demonstrē savu driblu un veiksmīgi pat arī piespēl. Gandrīz sanāca precīza. Labi, ar korpusu šeit pacīnās Logins un saglabā bumbu Daugava un uzreiz par to tālu uz priekšu, kur Eriks Kokins mūžīgais cīnītājs presingos Maksimenko. Parasti tas viss noslēdz ar Erika pārkāpumu. Šoreiz Maksimenko izrēda bumbu ārpus laukuma robežām. Līdz ar to šis presings ir nesis augļus un Daugava tiek līdz bumbai jau pretinieku laukuma pusē. Mihaļs Sokolovs dos atpakaļ uz Mihaļu. Mihaļs mēģinās atkal atrast Sokolovu. Jā, tieši tā, un tas arī izdodas. Autotiesnes nefiksē, bet tagad gan bumbai vajadzēja būt kontorīcībā. Tieši tā arī ir. Itālijas Maksimenko jau izbumbu spēlē. Uz līdzenas vietas nokrast tāds Labukas. Iespējams, ka guvis arī kādu savainojumu, bet turpinās Daugavas uzbrukums, un šeit tiek apturēts Jurijs Mamājos. Diezgan demonstratīvs kritiens, bet pārkāpums bija. Bet tādam Labukam ir savainojums, acīm redzot, kaut kas nav kārtībā ar potīti. Tūlīt redzēsiet, jā, tāds Labuks guļ, kaut kas notika, viņam uz līdzenas vietas viņš nokrita. Manuprāt, varētu būt izmežģījis potīti. Bet pa to laiku Daugava jau gatavojas izpildīt savu bīstamo soda sitienu. Tam vismaz būtu jābūt bīstamam, un tur jau Miša Zīzeļovs jau ir klāt, un iespējams, ka tieši viņš izpildīs šo sitienu. Un arī Ravils Sebitovs ir devies uz savu tehnisko zonu un kaut ko aizrāda saviem futbolistiem, ja negaidīti mierīgi šodien ir Sebitovs. Principā viņa komandai spēle izdodas, ir jāgūst tikai vārti. Un ir sitiens un nedaudz pāri vārtiem, un lido bumba pēc tā paša izskatās, ka Mamājos bija tas, kurš izpildīja šo sitienu. Nedaudz pāri vārtiem šoreiz lido bumba. Pēdējais pirmā puslaika minūtes, es domāju, ka visticamāk nekas īpaši šajā puslaikā varētu arī vairs nenotikt. Jā, vien kāda no komandām pati nekļūdīsies. Tagad skatāmies Germans Māliņš, tāla viņš spēr bumbu. Cīņa laukuma vidusdaļā, tur Blanks uzvar Kovaļovu. Un galā bumba tiek līdz Labukam, viss kārtībā, turpina viņš spēli. Saviem spēkiem pat ārste nepalīdzēja viņam, nebija spiest iesaistīties, un tagad viņš atvainojas Kristupam Blankam par neveiksmīgo piespēli. Jurijs Sokolovs jau bumbu spēlē. Ļoti daudz viņam šodien to ir nācies darīt, bet tā nav pirmā sezona, kad viņam tas jādara tā, ka viss kārtībā. Viņš pie tā jau ir pieredze. Kristofs Blanks kļūdās uz līdzenas vietas, un bumbai jābūt Daugavai, un tā arī ir. Zīzeļovs. Astās bumbu Jurijam Sokolovam, lai tās to ievada spēlē. Tālis met bumbu Sokolovs, bet ļoti neprecīzi. Blanks. Uz Soto labi izklipienā spēlē Logins, bet bumba tiek līdz Kristupam Blankam. Blanks uzņēmis ātrumu, bet īsti nav, kam adresēt piespēli, nevar arī izdarīt sitienu. Tagad Mingāzaus, oj, kāda laba piespēle bija iecerējis Mingāzaus, tomēr bumba līdz Labukam netika, un Daugavai izdevies atsisties. Eriks Kokins. Atspēja bumbu uz Mamāju, Mamājova tāla piespēle uz Mamuku, Gongādze, un Gongādze tiek labā pozīcijā Mamukā, un te jādod 11 metru sodas sitiens, bet tiesnes rāda, ka pārkāpuma nebija, bet bija pārkāpums pret Mamuku Gongādzi šajā situācijā, un Vadims Direktorenko nepiespriež 11 metru sodas sitienu pirmā puslaika pēdējā minūtē, un ar to spēles pirmās 45 minūtes ir noslēgušās. Mamuku Gongādze un visa Daugavas komanda ir ļoti neapmierināta ar šādu tiesnešu lēmu, un uz šīs te uzmundrinošās nots mēs no jums atvadāmies. Pārtraukumā varēsiet vērot
ko pirms mača teica Vadims Logins un kā gatavojās Daugava šīs dienas cīņai. Tad Vadims Direktorenko vien pendeli nav iedevis, mēs dodamies pārtraukumā. 7 punkti, skontā 7, Pagonīga 7, Metalurgs 6, Ventspils, Jūrmala, Jelgava, Spartaks pa 3 punktiem, Gulbene un Meta LU 2 punkti. Nākošo spēli Daugava. Svētdien, 2 stundas pirms Speedway sacīkstēm, 14:00 Latvijas futbola virslīgās savstarpējo dueli aizvadīs abas čempionāta līdervienības - Daugavpils Daugava un Rīgas Skonto. Daugavpilieši mačam gatavojas nopietni, taču arī jokiem piekdienas treniņā atradās vieta. Pašā treniņa noslēgumā vārdsargiem nācās pamatīgi papūlētos, lai nenāktos atspiesties par neatvairītajiem sitieniem. Tā nu gadījās, ka Kasparam Ikstenam to nācās darīt pat 80 reizes. Viens no lielākajiem jokdariem, kā parasti, bija Vadims Logins, kurš uzsvēra lielo komandas garu nozīmi, ja vienība vēlas uzvarēt. Настрой серьезный, будем стараться выиграть. Вот. А настрой, стараемся поддерживать боевой дух, чтобы в команде не было негативного настроя. В общем, делаем все возможное для того, чтобы победить в воскресенье. Как сам привык к своей новой позиции в защите на фланге? Последнюю игру уже играл на своей старой позиции, поэтому думаю, что там и буду выступать. И именно Сконто как раз по флангам у них самая сильнейшая сторона. Там Мингазов быстрый, Сато тоже может играть. Как будете играть против них? Будем придерживаться своего рисунка игры и знаем, изучили сильные стороны соперника, поэтому тренер сделал все выводы, на теории поработали, поэтому будем стараться закрыть фланги. Соответственно, основной акцент делаем на свою игру, поэтому будем стараться играть мы. Пока что самая большая проблема именно атака. Мало забиваем, и, в принципе, моментов тоже не так уж и много. В защите вроде бы все в порядке, кажется. Мне кажется, это издержки полей весенних, то есть искусственные поля маленькие, очень много борьбы, поэтому атакующим футболистам намного сложнее, чем оборонительным. То есть созидать всегда намного сложнее, чем разрушать. Отсюда и маленькое количество забитых голов. Lieta, par kuru Daugava neuztraucas, ir fiziskā kondīcija, jo starpsezonā pie šī komponenta pastrādāts pamatīgi. Да, все отлично, прошли хорошую подготовку, поэтому, думаю, с этим проблем у нас не будет. Visiem futbola cienītājiem labi zināms, ka futbols tiek spēlēts skatītājiem. Tādēļ ceram, ka svētdien Celtnieka stadiona tribīnes būs pilnas. Skatītājus uz maču aicināja arī Vadims Logins. Конечно, хотел бы попросить Daugavpilчан, всех, кто болеет за футбол, прийти поддержать нас, нам бы это очень сильно помогло. Esmu mūziķis Ivo Fomins un fanoju par sporta klubu Liepais Metalurgs, jo viņi ir tie labākie. Latvijas futbola virslīga 2012 nāc uz spēlēm un fano par savējiem. Mani sauc Jānis Jansons, esmu Latvijas florbola izlases spēlētājs un savulaik arī spēlēju Zviedrijas Superlīgā. Par Spartaku es fanoju tāpēc, ka viņi ir jauni perspektīvi čaļi un es ticu, ka viņi atņems punktus Latvijas vadošajiem grandiem. Tiekamies Spartakas spēlēs un fanosim kopā. Latvijas futbola virslīga 2012 nāc uz spēlēm un fano par savējiem. Labdien, cienījamie futbola līdzjutēji! Es esmu Aleksandrs Bašārins, kompānijas Interhouse prezidents. Es esmu jūrmalnieks. Esmu mūziķis Ivo Fomins un fanoju par sporta klubu Liepais Metalurgs, jo viņi ir tie labākie. Latvijas futbola virslīga 2012 nāc uz spēlēm un fano par savējiem. Mani sauc Jānis Jansons, esmu Latvijas florbola izlases spēlētājs un savulaik arī spēlēju Zviedrijas Superlīgā. Par Spartaku es fanoju tāpēc, ka viņi ir jauni perspektīvi.
Esmu mūziķis Ivo Fomins un fanoju par sporta klubu Liepais Metalurgs, jo viņi ir tie labākie. Latvijas futbola virslīga 2012 nāc uz spēlēm un fano par savējiem. Mani sauc Jānis Jansons, esmu Latvijas florbola izlases spēlētājs un savulaik arī spēlēju Zviedrijas Superlīgā. Par Spartaku es fanoju tāpēc, ka viņi ir jauni perspektīvi čaļi, un es ticu, ka viņi atņems punktus Latvijas vadošajiem grandiem. Tiekamies Spartakas spēlēs un fanosim kopā! Latvijas futbola virslīga 2012 nāc uz spēlēm un fano par savējiem. Labdien, cienījamie futbola līdzjutēji! Es esmu Aleksandrs Bašārins, kompānijas Interhaus prezidents. Es esmu jūrmalnieks, Jūrmalā sporta un turisma pilsētā. Kompānija Interhaus atbalsta bērnu jaunatnes futbolu, kā arī profesionālu futbolu. Tāpēc es fanoju pa futbola centru Jūrmalā. Novēlu komandai uzvarēt čempionātā. Tiekamies stadionā. Latvijas futbola virslīga 2012 nāc uz spēlēm un fano par savējiem. Ilmārs Latkovskis, žurnālists un politiķis, futbola skolas Meta Latvijas universitāte fans. Meta, tas ir Latvijas patriotisms, tās ir ģimenes vērtības, tā ir arī ļoti gudra un inteliģenta komanda. Prieks un gods fanot par Meta Latvijas universitāti. Latvijas futbola virslīga 2012 nāc uz spēlēm un fano par savējiem. Guntis Blumbergs, domas priekšsēdētāja vietnieks. Futbola klubs Ventspils ir pilsētas neatņemama sastāvdaļa. Gan pilsētas logo, gan futbola krāsas ir vienādas. Jūs redzat, tā ir saules dzeltenā un jūras zilā. Cerību krāsa. Futbola kluba spēle, tā ir tāpat kā jūra. Dažbrīd viņa ir mierīga, iemidzinoša, dažbrīd viņa ir kā vētra. Bet vienmēr galā mēs gaidām sauli, gaidām uzvaru. Latvijas futbola virslīga 2012 nāc uz spēlēm un fano par savējiem. Normons Stefenhāgens, Sijā Urbiks, grupa Husqvarna, kārtīgi vīri, fano pa FK Jelgavā! Latvijas futbola virslīga 2012 nāc uz spēlēm un fano par savējiem. Sveiki! Grupa Tranzīts, Ralfs Rubenis, no Gulbenes. Atrodamies Stāmerienā, pie manis mājas studijā. Esmu sava dzimtā novada patriots un fanoju par savējiem FB Gulbenē. Latvijas futbola virslīga 2012 nāc uz spēlēm un fano par savējiem. Es esmu Andris Gutmans, patreiz pensionārs. Mēs atrodamies Jūrmalā. Šeit ir jūra, tad tālāk Lielupa un tālāk redzam Daugavas grīvu. Vārdi Daugava, Rīga, Latvija saistās man kopā un liecina par, zināmu iedvesmu un patriotismu, jo Daugavas futbola komanda ir ar dziļu vēsturi. Un es domāju, ka šī komanda piesaistīs ne tikai meistarus šodien vislabākos, bet būs vieta, kur jaunie zēni un jaunieši trenēsies, jo veselā miesā vesels gars. Latvijas futbola virslīga 2012 nāc uz spēlēm un fano par savējiem. Man sauc Valdis Valters. Esmu Radio 101 overtājums viens no vadītājiem. Mana komanda ir Skonto. Kāpēc? Ļoti vienkārši. Viņi ir čempioni, un man vienmēr ir patikuši čempioni. Latvijas futbola virslīga 2012 nāc uz spēlēm un fano par savējiem. Sporta žurnālists Natālijas Kreipēns. Daugava man bija blakus kopš bērnības. Daugavas krastos daudz laika pavadīts gan ziemā, gan vasarā. Mana dzimtā pilsēta ir Daugavpils, manas dzimtās mājas ir Kraujā ar Goftenbergas parku Daugavas stāvajā krastā. Es esmu par savu Daugavu, par Daugavpils Daugavu. Latvijas futbola virslīga 2012 nāc uz spēlēm un fano par savējiem.
Esmu mūziķis Ivo Fomins un fanoju par sporta klubu. ko tu redzi monitorā vai no tā, ko tu redzi laukumā? Abiem. Es paskatos, ko viņš filmē dažreiz. Neveicam tagad uz desmit.
Nu, ko, dāmas un kungi, nelielais pārtraukums, kā visos gandrīz sporta veidos, ko mēs mīlam skatīties, ir beidzies, tātad 15 minūtes ir noslēgušās, un mēs esam gatavi otrajam puslaikam. Pirmā puslaika karstākais notikums, protams, pārkāpums pret Mamuku Gongādzi. Pirmā puslaika pēdējā minūtē, kad tiešām acīm redzam pendeli uz skonto vārtiem nenozīmē mača galvenais arbitrs Vadims Direktorenko. Bet kas bijis, tas bijis, protams, par šo epizodi pēc mača būs daudz runu, bet mēs šoreiz būsim kompetenti un teiksim tā, ja tiesnes neiedod, tad tiesnesim ir taisnība. Bet ko, startēja otrais puslaiks un starp citu skonto arī pirmā maiņa. Kristopa Blanku nomaina Alans Siņeļņikovs. Jā, nedaudz negaidīja, ka Siņeļņikovs nedavās laukumā pamatsastāvā, bet tagad viņš ir ierindā un viņam ir 45 minūtes laika, lai pierādītu, ka viņš ir the best of the best, jeb labākais no visiem pārējiem. Skatoties, Georgievskis iesaka savas komandas uzbrukumu. Labuks ar Sato saspēlēs un galu galā Labuks iespēlē Siņeļņikovs. Netrāpa bumbu tādā vienkāršā situācijā. Un bumbu joprojām skonto, un vairāk simti sanākušie līdzutēji Celtnieku stadionā var turpināt baudīt virslīgas maču. Jā, spēles sākums nebija no tiem skatāmākajiem, abas komandas nerāvās uzbrukumā, bet pamazām īpaši jau Daugavas futbolisti aktivizējās un vairāki pusmomentiņi tika radīti. Jāsaka, pirmā puslaikā ļoti labs Daugavai bija Mamuku Gongādze, centīgs un labi darbojas viņš ar muguru un pret skonto aizsargiem viņam vairākas reizes izdevās izlausties. Un tagad redzam, ka Mamukam nākas spēlēt pret sauli, un viņš bieži vien neredz, kur ir atrodas bumba, ja viņam jācīnās atkal ar muguru pret vārtiem. Līdz ar to tas būs viens no Daugavas mīnusiem šajā puslaikā, bet tagad Alans Siņeļņikovs pazaudē bumbu. Sakalovs. Un arī Sakalovs nenotur bumbu spēlē. Līdz ar to skonto varēs veidot savu uzbrukumu. Mazliet aktīvāki pēc pārtraukuma ir rīdzinieki, jo pirmā puslaikā patiešām ļoti izteikti spēle no aizsardzības, kas varbūt daudz arī nedaudz pārsteidza, bet tagad Labukas, un šeit gan bija arī pārkāpums, un tas tiek arī fiksēts gandrīz vai 11 metru sodasitiens, vai tomēr, jā, ir pārkāpums, un tiek iedota arī dzeltenā kartīte. Bidžina Cincādze saņem dzelteno kartīti, izskatās, un tiesnesis nozīmē 11 metru sodasitienu. Tieši tā, 11 metru sodasitiens. Bidžina Cincādze saņem brīdinājumu un tiesnesis nozīmē 11 metru soda sitienu. Nu ko, jā. Uz šiem vārtiem pirmā puslaika beigās pendeli netika nozīmēta, šoreiz tiek, kaut arī izskatījās, ka pārkāpums bija ārpus sodlaukuma robežām, lai kā Andrejs Siņicins izpildīs šo te 11 metru soda sitienu. Atgādināsim, ka iepriekšējā spēlē pret Spartaku skonto vienīgos vārtus guva kompensācijas laikā tieši no 11 metru soda sitienu atzīmes. Andrejs Siņicins pret Kasparu Iksteni labi pazīstami futbolisti savā starpā. Tagad Siņicins atklāja spēles rezultātu un Andrejs Siņicins 1-0. Otrā puslaika pašā sākumā par ļoti apšaubām piešķirtu pendeli tādā ziņā, ka pārkāpums, protams, ka bija, bet vai tas bija soda laukumā, var strīdēties. 1-0 Rīgas skonto izvirzās vadībā un Andrejs Siņicins ir pagaidām komandas varonis. Bet pārkāpums bija pret tādu Labuku, arī jāsaka, ka pirmā puslaikā viņš bija aktīvs un tagad redzam, kā skonto fani priecājas, jā, gaišā dienas laikā šie te fire neizstās tik iespadīgi kā tumsā. Divi apsargi noskatās uz skonto fanu darbībām, bet neko nedara, bet futbolistiem tagad jāelpo šie te skonto fanu dūmi, un jāsaka, ka smarža ir ļoti saudabīga, bet, lai nu kā tas nav svarīgākais, kas šobrīd notiek laukumā, jo Daugavai tagad ir jāskrien uz priekšu, skonto savu iespēju izmantojuši. Eriks Kokins raujas uzreiz pret vairākiem pretiniekam, pret Vitāliju Maksimenko spēlē ar korpusu, galā krīt, no pārkāpuma pret viņu pilnīgi noteikti nebija šajā situācijā, un Vitālijs Maksimenko vienkārši raida bumbu tālāk prom, galā Bidžina Cincādze šoreiz nospēlē precīzi. Tieši viņš pārkāp noteikums pret Labuku un tiesneši šeit Vadims Direktorenko fiksē pārkāpumu pret Minori Sato. Un Daugavpils fani, saprotot, ka pendele nebija pelnīta, ir aktivizējušies un aktīvi skandē Daugava, jā, visu pirmo puslaiku viņi klusē, tagad beidzot ir kaut kāda aktivitāte. Palavinčuks ļoti augstasinīgi un ļoti precīzi spēlē, jādod tagad pa maliņu Mamājam, bet, zinot, Mamājava šodien
radīto sniegumu, varbūt arī nevajag viņam dot šo bumbu. Palevinčuks. Būs tālā piespēle, jā, kā arī pirmā puslaikā saspēle savā laukuma pusē, un tad tālā piespēle vai nu uz Eriku Kokinu, vai arī uz Mamuku Gongādzi. Nu šeit, lai nekā, tiek fiksēta aizmugure. Pie bumbas tiks Jurijs Mamājos, patiešām to viņš arī izdara, Palevinčuks. Saspēlēs ar Cincādzi, vēlreiz Palevinčuks. Palevinčuks darbojas precīzi šīs dienas mačā, nav nekāda iebilduma pret viņu. Cik īpaši daudz darbojas ar gan pirmajā puslaikā nebija. Nu tagad skatāmies, varbūt kaut kas sanāks Daugavai. Kovaļovs uz Sokolovu. Jurijs Sokolovs ilgi viņš ar bumbu. Nu, nedaudz pārtur, bet var centrēt. Sokolov centrē uz sodu laukumā, tā jāspēlē Germanam Māliņam, un Germans Māliņš ar rokām nocir bumbu no Mamukas Gongādzes galvas, uzreiz seko tālu piespēle uz Labuku, tā ir neprecīza, un Daugavā atkal var uzbrukt. Palevinčuks. Spēlē Jurijam Mamājo. Mamājos. Ar ilgi ar bumbu iespēlē Zīzeļevam. Zīzeļevs. Piespēle sodu laukumā, tur Mamuka Gongādze, viņš tiek turēts, un tiesnesis nozīmē 11 metru sodu sitienu par pārkāpumu pret Mamuku Gongādzi. Nu 1-1, nu šeit arī, nu izskaties, ka tomēr bija sodu laukumā pārkāpuma brīdī Mamuka Gongādze, un līdz ar to brīdinājums arī tiek parādīts Georgievskim, un 11 metru sodu sitiens Mamuka Gongādze izpildīs šo te sitienu pret viņu pārkāpums, un visas iespējas izlīdzināt rezultātu. Nu, pirmā puslaikā neiedeva pendeli, tagad iedeva, acīm redzot, reabilitēties par to, ko neizdarīja pirmā puslaikā. Nu, tagad Mamukam ir jāgūst vārti, lai izlīdzinātu spēli, un es domāju, vēl vairāk atdzīvinātu šīs dienas maču. Mamukam šo sezonu pagaidām tikai vieni vārti, tā ka ja viņš ies arī šoreiz, tad viņam būs 2, un pie tam 2 mačos pēc kārtas. Mamuka Gongādze, Germans Māliņš. Mamuka sit, un Mamuka Gongādze. Rezultāts kļūst 1-1, Gongādzem 2 vārti, un Daugavā pelnīti izlīdzina rezultātu 1-1, un tas viss notiek mača 52. minūtē. 1-1. Un skatītāji ir ļoti apmierināti, tiešām skandēt Daugava, un rezultāts mums ir ļoti tagad, es domāju, arvien interesantāks. 1-1, Mamuka Gongādze un Andrejs Siņicins abi izcēlušies ar precīziem sitieniem no 11 metru soda sitiena atzīmes. Nu, es domāju, jautājumu tiešām par tiesāšanu pēc šīs dienas mači būs daudz, vismaz runu pilnīgi noteikti. Kaut gan, jāsaka, abas pendeles piešķirts pelnīt pārkāpumu ziņā, nu, strīdīgās situācijās. Tādā ziņā, ka gar pašu soda laukumu abas reizes Mamājos gandrīz saglabā mums spēlē, tomēr neizdodas. Skatām Daugava presingo pretinieku, neļaus pat sāni iemetienu izpildīt brīvi. Pat aizsargi ir atnākuši presingot oponentu. Un ilgi domā Georgievskis. No Bojana, jāsāk domāt, Bojans atrot Minori Sato. Sato labi nopresingo Daugava un var veidot savu uzbrukumu. Zīzeļevs. Sodlaukumā ir Gongādze. Zīzeļevs ilgi tur bumbu būs sitiens, Zīzeļevs sit un trāpa par roku viņš. Vienam no skonto futbolistiem, bet tiesnesis to nefiksē un galu galā fiksē pārkāpumu Daugavai. Nu, ko sparīgs. Otrā puslaika sākums mums sanāca. Un tagad bumbu ar galvu vienkārši atspēlēm. Ikstenam. Jurijs Sokolovs. Cincādze uz Gongādze, un Gongādze acīm redzot pret sauli atkal īsti neredzēja bumbu un neuzvar viņš šajā gaisa divu cīņā. Un skatāmies, ko tagad izdarīs Labuks. Labuks blakam ir Mingāzovs. Labukas centrē un atdurās pret Beidžinu Cincādzi. Sānu iemetiens Georgievskis. Siņīcins. Labi nospēl šeit Labuks pret viņu pārkāpums, bet bumba paliek skonto. Mingāzovs raujas tuvāk sodlaukumam un ieiet arī sodlaukumā, viņu tur pagrūž, bet. Pārkāpums netiek fiksēts un arī pendeli netiek piešķirta, bet sāvainojumu guvis Labukas. Labukam būs nepieciešama medicīniskā palīdzība iespējams. Nē, tomēr Vadims Direktorenko medpersonāla brigādē neļauj doties laukumā. Tātad, jā, visi, kuri mīl futbolu un pēc futbola grib redzēt vēl kaut ko aizraujošu, vēl karstāku un vēl
vīrišķīgāko. Tad uzreiz pēc futbola mums arī Speedway translācija Daugavpils Lokomotīvu pret Gņezno Start. Iespējams sezonas visaizraujošākās sacīkstes poļu sastāvā. Uzreiz 5 futbolisti ar Grand Prix pieredzi. Adams Skurņīckis, Bjarne Pedersens, Antonio Lindbeks, Magnus Zetterstrēms. Nu tie tik ir vīri un klāt vēl pieskatiet Skotu Nikolsu. Tā tik būs sacīkste. Nu gaidām tiešām liela nepacietība. Polijas pirmā Speedway līga, tad jaunā sezonas sākums. Pirmā sacīkstes Daugavpilī un uzreiz tāds grants pie mums atbraucis, kad 5-6 tūkstoši skatītāji tribīnēs varētu būt noteikti, un tas ir 20 reizes vairāk nekā atnācis uz Celtnieku stadionu šodien. Nu, bet tas viss pēc 4, apmēram 4:10, 4:15 mēs pieslēgsimies stadionam Lokomotīvi, un tur būs mums Speedway mači, bet tagad skatāmies Skonto stūra sitienu. Un centrējums uz tālu varu stabu, un tur neizsniedz līdz bumbai neikstens, ne arī neviens cits no futbolistiem, un bumba bija atstājusi laukuma robežas. Ikstens. Ātri ievada bumbu spēlē, un arī diezgan precīzi Kovaļovs pasit bumbu vēl tālāk, un Mihails Zīzeļovs pieslēdzies uzbrukumu Mišā, aiziet Mišā, un tomēr nesaglabā viņš bumbu, bet bija kustība uz vārtu pusi, un pie tam ļoti agresīvi gāja uz priekšu Zīzeļovs, bija gatavs apspēlēt visus pretiniekus, un kas par cīņu tagad laukuma vidusdaļā. Vadims Logins savā stilē spēlēja asi, bet jāsaka notiekuma robežās. Tagad galā tomēr tiek fiksēts pārkāpums pret tādu Labuku un nabaga lietuvietis. Es domāju, ja viņam atmiņas par viesošanos Daugavpilī nebūs tās labākās. Ļoti daudz viņš šodien tic daudzīts, bet savu ir panācis 11, nopelnīja tieši viņš. Bet tiešām pieklibojot spēlē Labukas. Nu, ir rezervē Skonto uzbrukoša tipa futbolista, kaut vai vēl arī Šabalā, pie Julio Rios, viņš gan pussargs. Palevinčuks. Mamājos ar vienu pieskarē mēģināja iespēt Loginam, kļūdās, un var sanāk pretuzbrukums Sato, iesaista spēlē Mingazu, bet tur ar galvu precīzi spēlē Jurijs Sokolovs. Logins labi uzliek korpusu, apspēl vairākus sēdzējus, tiek nogāsts, bet bumba ir Daugavai. Ojojoj, vienkāršā situācija kļūdās Ševiļovs, viņa presingomā muka, bet Kirils nospēlē precīzi. Sato. Mazliet zemāk sāc spēlēt otrajā puslaikā Sato. Sato šmata Vaļenko. Pretējo mālu. Tur Mingazovs uz Sato. Sato ar vienu pieskārienu mēģinās iestīt spēli Labuku, bet pret viņu tiek fiksēts noteikumu pārkāpums. Nelieli asumi. Protams, notikuma epicentrā kā parasti Vadims Logins. Viņam bija konfliktiņš ar tādu Labuku. Tagad tā bija atvainojas, ka es jau neko. Un galā, jebkurā gadījumā mēs redzēsim sodasitienu. Pie bumbas jau Alans Siņeļņikovs, un iespējams tieši viņš izpildīs šo sodasitienu. Veidos iediņu no 2 cilvēkiem tikai Daugava, pārstīsimies, vai pataisnot tiks izdarīts sitiens. Drīzāk Siņeļņikovs tomēr sitīs. Redzēsim, kas par Sikstens ir gatavs, un arī tiesnesis Vadims Driktarenko dot savu svilpi, un mēs varam skatīties, kas notiks Siņeļņikovs sitiens. Atduras viņš pret Daugavas futbolistu Mihaļu. Jurijs Sokolovs uzreiz uzsāk komandas pretuzbrukumu. Var kaut kas sanākt. Eriks Kokins uzņem ātrumu. Mamuka prasa piespēli, bet Kokinam tur bija grūti izdarīt piespēli. Vairāki skontieši viņam bija apkārt, bet uzbrukums nav beidzies. Mihails Zīzeļovs joprojām jauns, joprojām sprauns, un galā jaunais spraunais pārkāp noteikumus pret Alanu Siņeļņikovu. Jā, Zīzeļovs otrajā puslaikā aktivizējies, un redzēja, grib uzņemties iniciatīvu sevi, kas arī būtu jādara komandas kapteinim un galvenajam motoriņam. Germans Mājiņš saka saviem, davai, spēlējam aktīvāk, un pats izpildāts no vārtiem.
Trūkumā maziņais Sato gandrīz atkal pārlis vienu no Daugavas futbolistiem. Šoreiz tas bija Vadims Logins. Šeit Matija Mihaļs iesist Ruslanam Mingāzovam, saņem par to arī brīdinājumu, bet jāsaka, kritiens bija iespējīgāks nekā pārkāpums. Nu, te gan turpinās āsas sarunas, bet Matija Mihaļam pirmais brīdinājums. Ja nemaldos, tad vispār savā karjerā Latvijā. Matija Mihaļam brīdinājums. Vēl viens sodastiens, gandrīz no tās pašas pozīcijas, kur iepriekšējā reize. Tad viss noslēdzās bez sakarīga sitiena. Pastīsimies, kā būs šoreiz. Siņicins sitiens, Ikstens spēlē precīzi. Un mēģina jaudīt bumbu spēlē, un šeit būs brīdinājums tādam Labukam. Un jā, tādas Labukas atvainojas, ka es jau neko nedarīju par mēģinājumu bloķēt tātad šo sitienu. Tāds Labukas saņems brīdinājumu. Jā, daudz brīdinājumu šīs dienas mačam, vairāk nekā vārtu gūmu. Brīdinājums. Tādas no Labukas, 19. numurs. Palavinčuks uz Loginu. Logins mēģina iespēt Mamāju, un Mamājos cīnās līdz galam, bet šeit tāds Georgievskis ir pirmais. Palavinčuks. Logā. Atspēlēt pakaļ Palavinčukam. Kļūdās piespēlē, un Ruslans Mingāzovs uzņem ātrumu, laukuma vidusdaļā daudz brīvas vietas. Uzreiz seko piespēle, neprecīzi domāts bija labi uz Siņeļnikovu, bet šeit bumbu pārķēra Palavinčuks. Mamājos, noteikti arī Mamājos var uzņemt ātrumu, nu nav viņš tas ātrākais futbolists, bet piespēle uz Kokinu ir laba. Eriks Kokins. Eriks centrē gar vārtiem un Mamuka Gongādze gandrīz gūst vārtus, bet vismaz panāk to, ka būs stūristiens. Nu, Maksimēko izraidē bumbu ārpus laukuma. Mamājos izpildīja šo stūra sitienu. Jā, viņa piespēlē Eriku Kokinu bija laba. Pastīsimies, kā būs šoreiz. Mamājova centrējums uz tālā vārds Tābo. Tur jau gaida Sokolovs. Neuzvar viņš šajā gaisa divciņā, bet pie bumbas Daugava tiek ir arī sitiens Burzma un būs vēl viens stūra sitiens. Pastīsimies, kurš izpildīs šo stūri no otras malas. Dmitrijs Palavinčuks būs tas, kurš to darīs. Jā, ierastie. Stūra tā centrētājs Jevģeņijs Simonovs šodien nav pat pietiekumā, bet toties viņam ir piedzimusi meitiņa, ar ko mēs viņu vēlreiz arī apsveicam. Aktivizējusies publika Daugavpilī un Palavinčuks, to ir izpildījis stūrīti, nu un zīmā. Aiziet, Palavinčuks centrē, centrējums Sodlakumā tur gandrīz tiek līdz bumbai Sokolovs, tagad tiek Kovaļovs. Pietur viņš bumbu uzreiz raida to atpakaļ Sodlakumā, Sokolovs uz pretēju malu, tur vadījus Logins var sīst, kāpēc bija jādod šī piespēle Loginam, vajadzēja sīst pašam. Tad Palavinčuks labi nospēlē ar korpusu un te tagad labi izklupienā arī spēlē Matija Mihaļs. Tiesnes nefiksē šeit acīm redzam aizmuguri, bet, nu, bumba vienalga būs konto, līdz ar to īpaši viņu par to nenosodīsim. Nu, vērām, kā rīdzinieki uzsāk savu uzbrukumu, Georgievskis. Es spēlē Mingāzo, jā, Mingāzos bieži maina malas šodien. Tas patiesi gan ierasta parādība, un Ruslans ir aktīvs šodien. Sato mēģināja pārmest bumbu pāri gariem aizsargam Mihaļam. Tur jau Labukas bija ieņēmis labu pozīciju, bet šeit vienkāršā situācijā viens konto pieļauj vienkāršu kļūdu. Kļūdās sēna iemetienā Daugavas futbolistu un Sato gan sit garām vārtiem.
Mihaļs. Vai atkal būs īsā piespēle? Jā, blakām esošiem partneriem, kā gan citādāk. Logins. Cincādze. Buka var dotas Palevinčuku. Tas tiek arī darīts. Un Palevinčuks. Ja es spēlēju Mamājos mēģināja apskriet konkurentus. Tas neizdevās. Un šeit gan kaut kas var izveidoties Labukas. Tādas Labukas. Pret viņu Mihaļs. Mingāzaus. Siņīcins, piespēl uz Sato, neveiksmīgi, bet bumba ir konto. Bet uz ļoti īsu brītiņu Mamājos, Logins. Kokins ļoti labi nospēlē ar korpusu, labi piesis bumbu un arī saglabā bumbu. Lēniņā tempā. Uzbrukums turpinās. Ziziļeva. Labi piespēl uz Andreju Kovaļovu. Andrejs Kovaļovs, nu ko, var vai skriet, var arī piespēlēt, var arī apspēlēt. Ziziļevs. Eriks Kokins pārāk lielā burzmā mēģināja viņš piespēlēt pa sitienam, tas neizdevās. Sokolovs. Jūra iet garām, tiek arī garām. Gandrīz arī izdodas precīzi piespēle, bet tomēr galvu skonto futbolistā izkāra bumbu un būs vēlreiz jāmēģina Daugavai uzbrukt. Nu, tāds pamatīgs spiediens minūtes garumā pie skonto vārtiem. Mihaļa tāla piespēlē. Tas, ka bija aizmugurē Gongādze, tiesnis to nefiksēja, lai nekā bumba uz konto. Georgievskis. Šmatavalenko. Maksimenko. Siņeļnikos atspēlēt pakaļ Maksimenko. Ševiļovs un tagad Daugavas futbolisti savā laukuma pusē iesēdušies. Pavadums Logins, ko parasti cīnās līdz galam, Jurijs Mamājos gribēja nospēlēt uz publiku, galā pieļauj kļūdu. Un tagad pats Mamājos atgūs bumbu un varbūt bijis tas pretuzbrukums 3-3. Mamājos pamanīja otrā pusē arī Kokinu, Mamājos pamana Kokins ir sodlaukumā. Var sīst, Kokins sit un glāb Māliņš, bet uzbrukums nav beidzies, Mamājos sitiens bloķēts Kokins, nu, Eriks vēl domā, ko darīt tālāk. Iesaista Sokolovs centrēs Gongādze, sit pāri un vēl pie tam tiek fiksēta aizmugurē. Labs uzbrukums Daugavai. Viss sākās ar muļķīgu kļūdu laukuma vidusdaļā, kur labi nospēlēja Jurijs Mamājos un Eriks Kokins izdarīja patiešām bīstamu sitienu. Ja redzam, jūs savos ekrānos tātad Eriku Kokinu, jauns futbolists. Un viens tam sabītavas starp citu Mīluļam, Daugavas galvenā treneram, ļoti atzinīgus vārdus viņš saka par šo futbolistu. Gan mēs esam rezervē, Daugavai ir vēl divi uzbrucēji, Andrijs Trelcovs un arī Guntars Silagēlis. Pirmo reizi labi jācita no vārtiem šajā mačā izpildīja Germans Māliņš, nu tas gan nebija atsitiens no vārtiem, bet situācija pēc aizmugures stāvokļa, bet praktiski no tās pašas pozīcijas. Ziziļovs. Gongādze. Labi izspēlēs ieniņu ar Ziziļovu. Iesaistīs tiek arī Kovaļovs. Gongādze. Vienkāršā situācijā izlaiž bumbu ārpus laukuma. Pārāk liels pārāvums ar Daugavai no uzbrucējiem uz pussargiem, īpaši tas izpaužas aizsardzībā. Skonto pagaidām neizdodas to izmantot, un atkal vienkāršā situācijā kļūdās Mingāzaus. Mamājos atkal var dāt tāpat uz pa kreiso malu, un šoreiz Mamājos sit pats un sit garām vārtiem. Bet redzam, ļoti vienkāršā situācijā Ruslans Mingāzaus kļūdās, un uzreiz seko Daugavas atbildes trieciens. Nesitiens būtu bijis sakarīgāks, tad iespējams arī rezultāts kļūtu 2-1 Daugavas labā. Gaisa divu cīņā uzvar Vadims Logins, bet izraida bumbu ārpus laukumā un būs sānu iemetiens. Pagaidām Daugavai vēl neviena maiņa nav bijusi, kaut arī tā 69. cīņas minūte. Savcuņkovs uz Maksimenko. Maksimenko vēl tālāk Mihaļs ar problēmu, bet līdz bumbai tiek. Sato turpina cīnīties un panāk to, ka bumba jau ir pie Mingāzava, kurš sit to pāri vārtiem.
Un tāls ir bumbu Ikstens, te pacīnīsies par bumbu Ikstens, bet, atvainojos, nevis Ikstens, bet Kokins. Tagad jau Mamuka Gongādze saglabā bumbu savai komandai, un šeit nepārprotams pārkāpums Šmatovaļenko izpildījumā un ļoti bīstams standarts pie Rīgas konto vārtiem. Šmatovaļenko vēl kaut ko tur izrunājis ar Vadimu Direktorenko, bet es domāju, tur nevarētu būt nekāda šauba, ka bija pārkāpums. Nu, bīstama standarta situācija, nu, es drīzāk, ka Miša Ziziļovs varētu izpildīt šo sitienu. Arī Palavinčuks izsaka vēlmi to darīt. No Ziziļovs vai Palavinčuks? Ilgi gatavojas šim te standartam Daugavas futbols, gal galā ir sitiens un diezgan labs sitiens Māliņš nepārāk droši nospēlē, bet tomēr notver bumbu. Labukas uzreiz pretuzbrukums. Mingāzovs. Ui, kas par pārkāpumu pret Mingāzovu? Asi nospēja Vadims Logins, bet tagad jau jāsteidz aizsardzībā, jo Skonto ir galvenais trumpis tieši šāda spēle. Ātri pārējā no aizsardzības uzbrukuma. Tagad Georgievskis ir devies ļoti tālu uz priekšu. Atrod viņš Labuku. Soda laukumā Labukas iespēlē Mingāzovu, bet Mingāzovam nav šodien lielā diena. Kovaļova piespēle nav precīza. Un pie bumbas atkal sarkanie, jeb Skonto. Siņicins. Labi, izdodas saglabāt viņam bumbu Siņeļņikovs. Pirmais minūtēs pēc došanās laukumā bija manāms, tagad jau krietni vēl mazāk, un arī šis sitiens nav no tiem bīstamākajiem. Sakalaus. Iesaista spēlē Vadimu Loginu, labi viņš iesaistās. Ne no kurienes parādījās Vadims, un tika arī līdz bumbai. Ziziļovs. Palavinčuks. Pats uzņemās uz sevi iniciatīvu, tomēr piespēle nav precīzi. Siņeļņikovs, Siņicins. Jādod tālāk uz Mingāzo, tas tiek darīts un izklipierā spēlē Sokolovs neveiksmīgi, bet partneris tiek līdz bumbai un jāsaka, Mingāzos te tūlīt dabūs, es domāju, no Vadima Logina. Ļoti asi viņš gribēja nospēt pret Loginu, netrāpīja vienkārši viņam pa kājām. Un par to arī saņem brīdinājumu. Dzeltenā kartīte Ruslam Mingāzam par nesavaldību. Un kārtējais brīdinājums šīs dienas grandu duelī. Jā, ja šodien tiks fiksēts neizšķirts, tad labas iespējas turnīra tabulā pacelties būs Ventspilsniekiem, protams, kuri šodien spēlē ar Gulbenes futbolistiem. Šis mačs sākās stundu vēlāk nekā mūsu cīņa, kur jūs tagad vērojat. Kovaļovs saglabā bumbu, Sokolova centrējums tur uz Mamuku, bet var palīdzēt arī kāds no partneriem. Un par turēšanu, pretnieku turēšanu Mamuka saņem neko, aizrādījumus no tiesneša, un arī tiek fiksēts pārkāpums. Cincādzeno spēlē precīzi. Eriks Kokins. Un uz Gongādzi Mamuka tiek līdz bumbai izskatās, ka Skonties nospēlē roku, un tiesnesis nepamana šo epizodi, bet Mamukam jāsāk cīnīties līdz galam, nevis jāplodot tā ar rokām. Jā, bija spēlē roku, nekādu šaubu, es ļoti labi to redzēju, jo tas norisinājās tieši man pretī, bet to nepamanīja tiesnesis. Bet tagad labi spēlē Andrejs Kovaļovs. Piespēle varbūt nav tik labi, bet bumba tiek līdz Mamukam Gongādze, un Gongādze vēlreiz krīt, pendeli nedos pārāk teatrāls kritiens, kaut arī, ja ļoti gribētu, tur pendeli varēja saskatīt. Bet Gongādze sāk vairāk tēlot un ārdīties nekā patiešām spēlēt. Maksimenko. Pasi bumba tālāk uz Sato. Mingāzovs. Mingāzos apgriežas ap savu asi, un pret viņu notiekums pārkāk Jurijs Sokolovs, kurš gan rādēs tik spēlē bumbā, bet Vadims Direktorenko ir nepielūdzams. Siņeļņikovs. Siņicins. Mingāzovs spēlē sieniņu, bet te atkal asi nospēlē Skontiet, šoreiz tas bija Minori Sato, bet uzbrukuma iespējas ir Daugavai. Kovaļovs 3-6. Šobrīd Daugavas futbolistu, Kovaļovs vienkārši Šmatovaļenko apspēlē. Neizdevās šīta piespēle, bija labi pamanījis Juriju Mamājo pretējā malā, kurš bija pilnīgi brīvs.
Sāk spēlēt, aktivizēties no vieniem vārtiem uz otriem, un tās, protams, Ālaši ir interesantāks. Siņīcins. Georgievskis. Ļoti brīvi laukuma vidusdaļā ļauj saspēlēties Daugavas futbolistu konto, vai tiešām fiziski ir nolūzuši daugavpilieši. Pirmā puslaikā tādas iespējas viņu pretiniekam nedeva. Siņīcins. Šeit teatrāli krīt Labukas. Jā, bija pārkāpums, bet bija pirms tam, nevis tad, kad jau nokrita Labuks. Bet Mihailam Zizuļam pārkāpums un būs soda sitiens. Pie bumbas Siņīcins un Siņēļņikovs, jā, bet divi ierastie standarta situāciju izpildītāji. Un Daugava joprojām nav izdarījuši nevienu maiņu, konto ir bijusi viena. Es domāju, ka atlikušies spēles 20 minūtēs, kamēr būtu jābūt arī vēl kādai maiņai. Siņēļņikovs centrēs bumbu sodu laukumā, patiešām tā arī ir, bet tur viss augstāk uzliec. Izskatījās, ka tas bija Vadims Logins. Un nebūs stūristien. Izdodas saglabāt bumbu spēlē Daugavai un pat var izveidoties pretuzbrukums. Lūkā, ja cīnās līdz pēdējiem, kā var sanākt. Un labi arī maina mālu, tagad ir jāpanāk bumba, panāk bumbu Mamājos, Mamuka Gongadze, viņam patīk vadīties, un tagad viņš var demonstrēt visu savu meistarību. Mēģināja uzreiz piespēlēt. Logins. Mamājos. Blakām ir Kokins, Mamājos meklē Gongadze, bet dos viņš uz Kokinu, pats ilgi pietur bumbu. Atrod Zizuļev, no Zizuļevs var Zizuļevs arī sit, bet šodien visi viņa sitieni tiek bloķēti. Labi, pamanam. Konto futbols to, ka Miša sitīs. Un tagad gan ir labs centrējums, netiek līdz bumbai Gongadze, pavisam nedaudz viņam trūka, lai to izdarītu. Un būs sānu iemetiens, kuru izpildīs Paleviņčuks. Būs māņa tātad Rīgas konto rindās. Un malā dosies Minori Sato, un viņa vietā Valērijas Šabalā. Lūk tā, uzbrukošā tipa pustargs pret nominālo uzbrucēju. Paleviņčuks ievada mums spēlē. Buka. Mihaļs. Sokols. Daugavpils Zizu. Zizuļevs izpilda neprecīzu piespēli. Un pie bumbas Germans Māliņš. Valērijas Šabalā, 14. numurs. Maksimenko tāla piespēle. Daugavas stilā sākuši spēlēt uz konto futbolistu, tad savā laukuma pusē saspēlēs un tad seko tāla piespēle. Tagad varbūt bīstam Mingāzaus. Neizdodas viņam īsti savaldīt bumbu. Un pie tās jau balti zilie. Ap savu asi eleganti apgriežas Cincādze. Pret viņu tiek fiksēts noteikuma pārkāpums. Jādod uz Mamājo, un te ir daudz brīvs vietas Mamājos. Nepārdomāta piespēle Mamājo izpildījumā, un bumba jau pies konto. Georgievskis. Siņīcins. Atkāpušies otrajā puslaikā ir Daugavas futbolisti, un tas ir ļāvis konto pārņemt iniciatīvu, bet tā jāsaka arī paši rīdzinieki otrajā puslaikā. Spēlē uzbrukošāk, mēģina vairāk saspēlēties un spiest pretinieku, nevis cerēt tikai uz pretuzbrukumiem. Georgievska piespēlē pie soda laukuma, bet tur dominē Mihails Zizuļevs. Gongadze. Mamuka grib ielīst un apspēlēt vairākus pretiniekus. Galu galā šoreiz nospēl gudri, iespēja Mamāja, un šeit noteikums pārkāpē tādas Labukas. Paleviņčuks ievadīs bumbu spēlēm. Atrod Mihails Zizuļevu. Mīša tagad kaut ko varētu arī izdomāt. Mihails Zizuļevs pamana, ka Andrijs Kovaļovs labi rāvās pa labo flangu. Tomēr līdz viņam bumba nenonāca. Šmatavaļenko. Siņēļņikovs. Maksimenko. Tāla piespēle. Tur. Pirmais pie bumbas būs Horvāts Mihaļs. Tagad Gongadze grib pacīnīties ar Savčenko. Viņam tiek fiksēta aizmugure. Strīdīga situācija, bet varbūt ne tā epizode, pie kuras derētu ilgi uzkavēties un apspriest to. Šmatavaļenko. Siņīcins.
Iespēlē Georgievskim. Ne, Georgievskis otrajā puslaikā krietni vairāk ar bumbu nekā pirmajā. Štamalais aizsargs un tieši viņš starp pārkāp noteikums par Gongādzi, kad Daugava realizēja 11 metru soda sitienu. Siņeļņikovs. Nepārāk manās, viņš uznākot uz mājiņu. Liederīga darbība nav bijis daudz, bet tagad Jurijs Mamājos otrajā puslaikā viņš ir krietni labāks nekā pirmajā un visā sezonā līdz šim. Tagad iespēlē Erikam Kokinam. Un Kokins, jā. Nu, laikam, Eriks ir jāmaina, bet skonto būs arī pēdējā maiņa. Šitās, ka tas ir Julio Rios, kurš dosies laukumā. Julio Rios mainīs Ruslanu Mingāzo. Jā, Mingāzo ne tas veiksmīgākais mačs, un viņa vietā Julio Rios. Un atstien novērtiem izpildīs Germans Māliņš. Māliņš iespēlē bumbu Georgievskim. Skontā komandā vēl viena spēlētāja maiņa. Ruslana Mingāzova 6. numurs. Maksimenko savā laukuma pusē. Jā, Daugava izskatās arī veikusi nelielus pārkārtojumus. Eriks Kokins sāc spēlēt vēl zemāk. Un nespēlē ar diviem tīriem uzbrucējiem. Tikai ar vienu Gongādzi. Kokins spēlē mazliet zemāk. Mamājau piespēle nav sekmīga. Bieži vien Daugava sasteidz labās pozīcijās ar piespēli vai arī izdara sitienus. Nu, sitienu gan nav bijis daudz, biežāk kļūdas tieši piespēlēs. Un tagad Andrejs Kovaļovs izdara labu piespēli. Cerēja vismaz saņemt piespēli arī atpakaļ, bet Mamuka Gongādze pieļauj kļūdu. Nu, skonto pretrieciens. Ļoti lēni atgriežas aizsardzībā Daugava, un svaigais Julio Rios var tagad paņemt uz ātrumu. Rios. Neveiksmīga piespēle uz Georgievski vienkāršā situācijā. Siņicins. Viņa piespēle uz Labuku. Jā, Labuka šodien ļoti labi spēlē. Tiešām priecē šī lietuviešu centība. Panāca viņš arī 11 metrnieku un tiešām uzstāja labu iespēju. Nu, būs pirmā maiņa arī Daugavai. Guntars Silegājs ir gatavs doties laukumā. Esmu diezgan droši, ka mainīs viņš Eriku Kokinu. Izpumpējies ir Eriks. Ļoti labu darbu viņš ir padarījis šodien. Maksimenko. Nu, skonto ļoti izteikti pārņēmuši iniciatīvu. Daugava to pilnībā ļauj, nu, varbūt novēlēti, ja veids maiņas Revilis Sabitovs, jo patiešām izskatās, ka trūks spēka Daugavai, un tādēļ arī ir atdot iniciatīva skonto, bet tiek nomainīts tād, kā jau teica Eriks Kokins, un viņa vietā laukumā dosies Guntars Silegailis. Uzbrucējs pret uzbrucēju, tā ka taktiskajā ziņā nekāda pārmaiņu nebūs. Redzēsim, kā iespēlē pieredzējušais Guntars Silegailis. Daugavas komandā spēlētāja maiņa. Erika Kokina 16. numurs vietā. Spēlē Guntars Silegailis 10. numurs. Zizeļovs. Nu, skatāmies. Zizeļovs. Turpat blakām esošajam Kovaļovam. Kovaļovs mēģina uzreiz atspēt viņam bumbu atpakaļ. Nav sekmīga šī piespēle, bet pats cīnās un pats arī iegūst bumbu. Logins. Mamājos prasa piespēli. Saņem arī to ļoti labi Logana piespēles Mamājos. Mamājos sliktā strādā bumbu, bet saglabā to. Mamājos ir jāgūst vārti. Mamājos! Un Mamājos sitienu bloķē Maksimenko. Varbūt vajadzēja atstāt piespēli Gongādzem, kurš bija turpat blakām, zinot Gongādzes vārtu gūšanas garšu. Viņš visdrīzāk būtu iesitis. Nu, bet nu ko, labs moments ir izveidojies, labs pretuzbrukums, un tagad ir arī sitiens, bet pāri vārtiem. Jā, labi pacīnījās Kovaļovs, iespēlē Loginam, un Logins jau tālāk atradē Mamājau, kurš vienatnē apspēlē visu skonto aizsardzību. Logins aicina savējos turpināt spēlēt, mums ir atlicis spēlēt, jāturpina strādāt, ir jāizpumpējas pilnībā. Sokolovs, pats ir bumbu tālāk prom, Gongādze, Mamuka Gongādze, blakām ir Guntars Silegailis, viņš ir svaigs, spēka viņam ir daudz, un Guntars Silegailis, bet nav jau neviens sodlaukumā, kam varētu uzreiz adresēt piespēli. Ļoti slinki, Daugavas futbols dodas uzbrukumā. Logins. Vēlreiz viņš iespēlē Mamājam, nu šoreiz pozīcija vairs nav tik laba.
Mājos varēja iedot Palavinčukam, bet neizdevās. Un tagad tiek bloķēts viņa centrējums, bet Silagais pasi bumbu tālāk. Bet tās nenesa augļus. Sitieni izskatā Palavinčuks. Pret viņu Georgijevski. Palavinčuks tiek galā ar Georgijevski. Tiek nedaudz turēts un ir centrējums uz Gongādzi. Bet šoreiz neizsniedz viņš līdz bumbai Sokolovs. Varēja piespēt visur, bet ne tur, kur mēģināja iespēlēt Jurijs Sokolovs. Zizeļovs. Centrējums uz Gongādzi. Gongādzi tiek turēts, bet tomēr izdara sitienu. Un labi, ka vietā ir Germans Māliņš. Skatāmies vēlreiz šo situāciju. Zizeļov centrējums un Gongādze sit tieši rokās Māliņam. Būs vēl viena maiņa Daugavai. Laukumā gatavs doties vēl viens uzbrucējs Andrejs Treļcovs. Tātad Raviļs Sabitovs laukumā ir gatavs sūtīt tikai uzbrukošos spēkus. Kovaļovs. Pāriņķo ap savu asi un bumbu saglabā Sokolovs. Zizeļovs. Tagad 2-3 minūtes jau iniciatīva ir Daugavai. Te viena, te otra komanda sāk uzbrukt. Mājos. Logins. Iespēlē Sokolovu. Sokolovs centrē sodlaukumā, tur nav neviena. Ja Sokolovam ar šo piespēļu precizitāti šodien ir bijušas problēmas, tieši ar tālajām piespēlēm, tuvajām, protams, īsajām piespēlēm, viss ir ok. Cinsādas centrējums tur Gongādze ar korpusu mēģināja spēlēt. Ja pirmajā puslaikā tas izdevās, tad otrajā krietni vien švakāk. Julio Rijos iespēlē bumbu Mamājum, bet Mamājums nav viņa komandas biedrs. Šeit nefiksē pārkāpumu pret Mamāju Vadims Direktorenko. Mamājos uzreiz reabilitējas un atņem bumbu Julio Rijosam, pēc tam diezgan agresīvā stilā. Būs vēl viena tāda Daugavai, kā jau teica, Andrejs Treļcovs ir gatavs doties laukumā un nomainīs viņš Juriju Mamāju. Jā, Mamājos, ja pirmā puslaikā bija ļoti vājš, tad otrajā puslaikā aktivizējās un izveidoja vairākus bīstamus momentus pie pretinieku vārtiem. Treļcovs sezonas sākumā bija savainojums, pamazām viņš sāk atgūties un jau ir gatavs spēlēt. Streļcovs, 7. numurs. Savčenkovs. Maksimenko. Tāla Maksimenko piespēle. Labukas. Georgijevskis. Iesaisti spēlē Julio Rijos, un Rijos vēl neko nav izdarījis šodien. Šajās minūtēs, ko jau nospēlējis, dodoties uz maiņu, nekā īpaši viņa izpildījumā mēs neesam redzējuši. Skatītāji tribīnē sāk palikt ar vēl mazāk, acīm redzot, daļa no viņiem jau sāk doties uz Speedwayu, un tad atgādināšu tiem, kuri varbūt tikai tagad sāk skatīties, apmēram 4:10, 4:15 pieslēdzēties Speedwaya translācijai. Un bīstams sodistienas, lai būs pie Daugavas vārtiem, un, kā zinu, varbūt viena no pēdējām iespējams konto izraut uzvaru. Tad vārtu guvēja Andrejs Saņicins un Mamuka Gongādze, abi vārti gūti no pendelēm, rezultāts 1-1, Daugavpils, Celtnieka stadions un bīstams sodistienas pie Daugavas vārtiem, kas spēlē baltās formās un zilās getrās, un sitienu izpildīs konto, kas spēlē sarkanās kreklos. Alans Siņeļnikovs vai arī Andrejs Saņicins. Izskatās, ka Siņeļnikovs atkal, šoreiz gan viņš sit pa vārtiem, un labāk būtu centrējis, jo sitiens ļoti briesmīgs, un Siņeļnikovs arī pēc šī neveiksmīgā sitiena izkliedza ļoti skaļi kādu vārdu nelatviešu mēlē. Sokolovs neviens un neprasīga, un Sokolovs var mierīgi doties pat pāri centra līnijai, un sākās šis reizes no savas laukuma puses. Tālāk Sokolova piespēle, precīza. Un Zizeļovs tas laikam bija domāts kā centrējums, neveiksmīgs. Un tagad konto Siņicins. Diezgan liena arī pa bumbu pa Celtnieka mākslīgo zālāju. Tādēļ nevienmēr izdodas visiem izmantot savas ātruma īpašības. Uz kreiso malu pārgājis Andrejs Kovaļovs, krīt viņš. Neizskaties, ka tur bija pārkāpums, bet tiesnesis tomēr to saskatīja. Trīs uzbrucēji tagad spēlē Daugava, Jurijs Sokolovs kā uzbrukošais pusargs tagad darbojas malējais, un Andrejs Kovaļovs pārvirzīts uz kreiso flangu.
Sokolovs. Zizeļevs. Uz Loginu. Logins. Palavinčuks. Palavinčuks centrēs soda laukumā, tur Gongadze, bet Gongadzem šodien gaisa divciņās nepārāk bieži izdodas uzvarēt. Zizeļevs. Pamana viņš Andreju Kovaļovu, nav tā labākā piespēle, bet Kovaļovs turpina cīnīties un arī iegūst bumbu, un te ir pārkāpums pret viņu, un tiesnes bija turpat blakām, un arī pamana to. Vadims Direktorenko nozīmē bīstamu soda sitienu. Bet spēles pamatlaiks jau ir noslēdzies. Neesam gan vēl redzējuši, cik tad būs kompensācijas laika minūšu. Noskatāmies, pats Kovaļovs ir izpildījušo soda sitienu. Un 2 kompensācijas laika minūtes. Tātad, dārgie draugi, vēl 2 minūtes mēs varam baudīt šo te spēli. Bet Andrejs Kovaļovs, centrē bumbu, Kovaļovs uz tālu var stabu, un tur neveiksmīgi dospēlē Māliņš, un būs stūra sitiens. Nu ko, vēl viena iespēja tagad Daugavai. Bija laba standarta pozīcijas konto, tagad ir 2 pēc kārtas Daugavai. Palavinčuks dodas izpildīšo stūri. Nu, ir pienākusi spēles tāda kulminācija. Palavinčuks izspēlē īsi. Ar īso piespētro Stricau, neveiksmīgs centrējums. Pie bumbas pilnīgi viens ir Zizeļevs. Iespēlē to Ikstenam. Ikstene tāla piespēlē uz Sokolovu. Sokolovs trāpa pa bumbu, bet tā jau gaisā bija šķērsojusi sēnu līniju. Neizskatās, ka skonto ir apmierināta rezultātu 1-1, vismaz sprieža pēc Georgievska ļoti lēniem soļiem izpildīšo sēnu iemetienu. Bet no Daugavai vismaz viens uzbrukums vēl ir. Tagad Mihaļs jau uzsāks to. Vai būs uzreiz tāla piespēle? Tā arī ir uz Silagaili. Silagailis pie bumbu šodien praktiski vispār nav pieskaries, vēl viņš iznāca laukumā uz māju. Un īpašu iespēju tas uz mačeritēmu nav atstājis. Siņīcins, piespēle, neveiksmīga. Buka, Budžinecins atzē. Un dodas uz priekšu Daugava. Mēģina ar tāliem piespēlēm spēlēt. Gongadze apspēlē vienu, apspēlē otru, Mamuka. Labi, pamana viņš teikt Andrejs Stricovs var arī uzsist, Stricovs sit. Labi, šajā situācijā nospēlē Germans Māliņš, bet cik labi pacīnījās Mamuka Gongadze. Un tagad redzam šo te Stricovs sitienu, kas iespējams bijis pēdējais šīs dienas mačā. Germans Māliņš redz bumbu augstu gaisā, un Vadims Direktorenko signalizē, ka mačs ir noslēdzies. Daugavpils Daugava, Rīgas konto 1-1, vārtu guvēja Andrejs Siņīcins un Mamuka Gongadze, abi vārti gūti no 11 metru soda sitienu atzīmes. Labs mačs, tiksimies ar jums kādā no nākamajām virslīgas spēlēm, 22. aprīlī varu pateikt, ka portāls sportacentrs.com jums translē spēli Daugava pret Liepājas Metlurgu. Mani sauc Nauris Mačkevičs, ar jums kopā bija arī Andris Circenis un viss portāls sportacentrs.com kolektīvs. Tiekamies nākamreiz, iespējams jau pēc 20 minūtēm Speedway translācijā. Visu labu! 18. aprīlī.